Labdien! Sveicu jūs visus valsts kontrolē. Šodien valsts kontrole organizē jau par tradīciju kļuvušo kārtējo diskusiju. Šai reizei mums diskusijas tēma ir saistīta ar revīziju, kuru valsts kontrole pirms neilga laika noslēdza par kultūras kapitāla sabiedrību pārvaldības jautājumiem, un diskusijas tēmas mums šodien būs saistītas ar kultūras pakalpojumu pieejamību, kā arī ar kapitāla sabiedrību darbības efektivitāti. Un kā jau ierasts, sākumā ievadvārdus teiks valsts kontrolieris, pēc tam valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka izstāstīs par galvenajiem secinājumiem šajā revīzijā, un tad aicināšu diskusijas dalībniekus ieņemt savas vietas un runāsim par šiem jautājumiem. Tāpēc nevilcināšos, došu vārdu valsts kontrolierim, lūdzu. Labdien! Nesen valsts kontrole nāca klajā ar revīzijas ziņojumu, vai valsts līdzdalība profesionālā teātra un mūzikas mākslas jomā ir pietiekami pamatot, kurā sniegts vērtējums 2018. gadā pabeigtās revīzijas par kultūras ministrijas kapitāla sabiedrību pārvaldību ieteikumu ieviešanu. Valsts kontrole pilnā mērā novērtē, ka kultūra ir viena no svarīgākajām nācijas identitātes saglabāšanas sastāvdaļām. Kultūrai ir būtiska joma valsts drošības jautājumos, un kultūrai ir liela loma personības attīstībā. Kultūra politikas pamatnostādnēs 2022. un 2027. gadam kultūra valsts kā mērķis ir izvirzīta ilgtspējīga un sabiedrībai pieejama kultūra cilvēku izaugsmei un nacionālās valsts attīstībai. Viens no kultūras ministrijas rīcībā esošo kultūra politiku īstenošanas instrumentu kopuma ir 14 kapitāla sabiedrības, kurās kultūras ministrija ir 100% kapitāla daļu turētājs. Tās darbību veic profesionālā teātra, mūzikas un cirka mākslas jomās. Svarīgi, lai kapitāla sabiedrība pārvaldība iespējami efektīvi būtu vērsta uz izvirzītā mērķa sasniegšanu, ievērojot katras kapitāla sabiedrības specifiskās iezīmes. Tāpēc ļoti nozīmīgi ir kultūras ministrijas kā sabiedrības pārstāvja, īpašnieka darbība savu 14 kapitāla sabiedrību prasmīgā pārvaldībā. Valsts kontrole noteikti nav kultūras joma pakalpojumu vērtētājs un kritiķis un nevērtē māksliniecisko saturu, taču mērķu politikas plānošanas dokumentu noteikto mērķu sasniegšana un laba pārvaldība gan ir jautājumi, kas ir un būs valsts kontroles uzmanības lokā. Daļa no 2018. gadā veiktās revīzijas ieteikumiem ir ieviesta, bet vienlaikus tikko noslēgtajā revīzijā secinājām, ka ir arī ieteikumi, kur nav panākts būtiskas izmaiņas un uzlabojumi. Tāpēc sagaidām prasmīgāka, aktīvāka kultūras ministrijas rīcība. Ceru, ka šodienas diskusija, kas būs fokusēta uz diviem problēmu jautājumiem, rosinās iesaistītās puses rast iespējami labākos risinājumus cēlo mērķu sasniegšanā. Labdien! Un tagad pavisam īsi par galvenajiem secinājumiem, ko mēs guvām veicot šo pārbaudi, un arī īsi raksturājot šo kultūras kapitāla sabiedrību situāciju, lai mēs varētu jau diskutēt par iepriekš izvirzītajiem jautājumiem. Kontrolērs jau minēja, pavisam nesen esam publicējuši šo revīzijas ziņojumu, kas ir par 2018. gadā noslēgts revīzijas ieteikumu ieviešanu. Un šeit uzreiz pateikšu, mēs nerevidējām kultūras ministrijas kapitāla sabiedrības, bet mēs analizējām, vērtējām kultūras ministrijas darbību un tos datus, kuri ir publiski pieejami par kapitāla sabiedrībām pamatā gada pārskatos, kā arī pieprasot vēl atsevišķi informāciju no valsts ieņēmuma dienesta. Un, jā, daļa ieteikumu ir ieviesti, bet tos, kurus mēs pastiprināti paralēli finanšu revīzijām vērtējam, tur tomēr mēs sagaidām joprojām aktīvāku darbību no kultūras ministrijas puses, un turpināsim sekot līdz 2027. gadam, kad kultūras ministrijai no jauna ir jāpamato un jānovērtē līdzdalība kapitāla sabiedrībās. Un atgādināšu, ka kultūras ministrija ir kapitāla daļu turētājs 100%. 14 kapitāla sabiedrībās, uzreiz uzsvēršu, 14 šis skaitlis nav mazs. Un ik gadu valsts budžeta dotācija, ko kultūras ministrija piešķir šīm kapitāla sabiedrībām, aug.
Un 2023. Gadā tā veidoja 40 miljonus, un kas bija 16% kopumā no kultūras ministrijas budžeta. Bet vienlaikus, lai arī ir šī pieaugušā valsts budžeta dotācijas apjoma tendence, jāsaka, ir pastāv arī tāda pozitīva tendence, ja mēs skatāmies uz šo kapitāla sabiedrību ieņēmumu struktūru, tad šīs dotācijas īpatsvars mazinās. Protams, ja mēs skatāmies pavisam tuvu iepriekšējo gadu periodu, mums jāņem vērā tā situācija, kāda valstī bija ar Covidu, pēc tam jau šobrīd arī mums ir šī ģeopolitiskā situācija un kara darbība pavisam tuvu šeit Eiropā. Bet tai pašā laikā lēnām no Covid atgūstās un kapitāls sabiedrībām valsts budžeta dotācija 2023. Gadā veidoja 37%, bet vēl šeit uzreiz piemetināšu, tie nav vienīgie. Es atvainojos, valsts budžeta dotācija 63%, un pieaug jau pašu ieņēmumu, bet publiskie līdzekļi valsts kapitāla sabiedrībām ir vairāk nekā 63%, jo tiek piesaistīts finansējums arī no valsts kultūra kapitāla fonda, par kuru finansējumu iesaistās dažāda veida sacensībā privātais nevalstiskais sektors, un tāpat tās atsevišķām kapitāla sabiedrībām ir pašvaldību finansējums. 14 kapitāla sabiedrības ir ļoti atšķirīgas. Tie ir 7 teātri, no tiem 5 Rīgā, 2 ārpus Rīgas, Latvijas Nacionālā opera un balets, 5 kapitāla sabiedrības, kur ir koncerta organizācijas, tā skaitā 1, kur ir 3 kolektīvi un kura veic arī koncertu organizēšanas darbību. Tātad darbība, kurā patiesībā ir ļoti piesātināts tirgus Latvijā, arī no citu spēlētāju puses, un tas ir Rīgas cirks. Un ja mēs skatāmies uz šo kopējo kapitāla sabiedrību finansējumu apjomu, tātad, kur arī ir šī ikgadējā valsts budžeta dotācija, tad tā atšķirība, teiksim, starp mazāko un lielāko ieņēmumu ziņā, piemēram, 2023. Gadā mazākie ieņēmumi bijuši Kremerata Baltika nepilns miljons, un vienmēr visos gados lielākai kapitāla sabiedrībai, tas ir Latvijas Nacionālajai operai un baletam, kam 2023. Gadā tie ir 16,5 miljonu. Un savukārt, ja mēs skatāmies jau šo dotācijas no valsts budžeta apjomu, tad tas ir sākot no 600 tūkstošiem, nedaudz virs 600 tūkstošiem vienai kapitāla sabiedrībai, līdz 11,5 miljoniem kapitāla sabiedrībai. Tātad atkal šeit kā lielākā kapitāla sabiedrība opera. Savukārt, ja mēs skatāmies teātru grupā, tad šīs augstākās dotācijas ir apmēram 3,5 miljonu Dēles teātrim, Latvijas Nacionālam teātrim, koncertu organizāciju grupā arī gandrīz 3,5 miljoni Latvijas koncertiem. Un, kā jau minēju, pēc šīs revīzijas, ja pareizāk sakot, iepriekšējās revīzijas ieteikumu pārbaudas un vērtēšanas, mēs joprojām sagaidām, ka kultūras ministrijai ir jāuzlabo darbs ar datiem. Mēs redzējām, un šodien noteikti diskusijā arī par to dalībnieku runās, ka ir aktīva sadarbība ar pētniekiem, ar Latvijas kultūras akadēmiju, citiem, bet nevienmēr šie dati tiek pietiekami izmantoti lēmumu pieņemšanā. Arī tā skaitā, kas jau attiecas uz finansējumiem, uz dažādu mērķu, uzdevumu noteikšanu. Mēs arī uzskatām, ka kapitāla sabiedrības darbības vērtējumam un attiecīgi tālāk jau attīstot šo deleģēto uzdevumu nodošanu, ir jābūt lielākai sastaistē ar kultūra politikas uzdevumiem un arī ar valdības prioritātēm. Un šī brīdī starp kultūras politikas uzdevumiem ir ļoti uzsvērta šī pieejamība, šī kultūras pieejamība visas Latvijas sabiedrībai. Tas ir arī pēdējās valdības deklarācijā uzsvērts, un līdz ar to mēs arī tāpēc to esam izvirzījuši kā šodien vienu no problēmu jautājumiem, par ko sagaidām diskusiju, kā šo darbību nākotnē uzlabot.
Un tātad, jā, kultūras ministrija ir kapitāla daļa turētājs, ja citiem vārdiem varam teikt saimnieks, īpašnieks, un lai arī nereti mums ir šī atruna, kā kapitāla sabiedrība darbība nekādā veidā nevar ietekmēt, jā, mēs nerunājam par saturisko, jā, bet tai pašā laikā, ja mēs skatāmies jau uz saimniecisko darbību, kurš, ja ne saimnieks, būs tas, kas kaut kādā brīdī vai aizrādīs, ieteiks, ja parādīs citas kapitāla sabiedrības labos piemērus. Un līdz ar to sagaidām šeit aktīvāk darbību, bet priekšnoteikums tam, protams, ir arī saprast situāciju, izvērtēt. Un tāpēc mēs savā revīzijā arī veicām šo kapitāla sabiedrību gada pārskatu analīzi, kur atsevišķos gadījumos patiesībā mēs pilnīgi par visām datus nevarējām iegūt, jo redzējām ne visas ar vienu pieeju, tātad arī šos pārskatus sastād, bet atkal tad līdz ar to ir šis mūsu ieteikums kultūras ministrijai, lai turpmāk savām kapitāla sabiedrībām lūdz šos pārskatus veidot tādus, lai tie būtu salīdzināmi, vērtējami un tam varētu sekot darbība, kas uzlabo to efektivitāti. Bet tātad, kā jau minēju, jautājums šodienai par šo pieejamību. Pēc revīzijas mēs redzam, ka ir jāuzlabo kultūras ministrijas kapitāla sabiedrība pakalpojumu pieejamība, un pirmām kārtām mums jārunā par reģionālo pieejamību. 14 kapitāla sabiedrības, no tām 11 darbojas Rīgā. Ja mēs skatāmies uz koncertu organizācijām, to pakalpojumu, tur, kur mēs runājam par klātienes koncertiem, to šī reģionālā izklietētība ir salīdzinoši lielāka, bet ja mēs skatāmies uz teātriem, tad šī koncentrācija Rīgā ir ļoti izteikta. Un kā piemēru var minēt šos 2022. Gada datus, ja 7 teātriem kopā bija 2190 izrādes, 215 bija ārpus telpām, bet tātad no šiem 7 teātriem 2 ārpus Rīgas, un Rīgas teātriem 65 bija ārpus savām telpām, 35 no tām leļu teātriem. Tātad pārējās sanāk 30 lugām kaut kur ārpus Rīgas, bet ja mēs skatāmies kopumā šo reģionālā izrāžu bilanci, tad jāņem vērā, ka Valmieras drāmas teātrim, kam virs 100, ņemot vērā arī šo situāciju šobrīd ar telpām, izrādes bija ārpus savām telpām, 65 bija Rīgā. Līdz ar to, ja skatāmies jau uz šīm izrādēm, kā tās sadalās pa reģioniem, tad ļoti, ļoti izteikta, un es uzreiz arī atgriežos pie naudiņas, jā, tātad publisko līdzekļu koncentrācija Rīgā tieši šo pakalpojumu nodrošināšanā. Tālāk, ja mēs runājam par pieejamību, jāuzsver arī vides pieejamība. Savā revīzijā mēs tai pieskāramies mazāk, jo redzējām, kā paralēli notiek, ja, un praktiski jau pāris nedēļas pēc revīzijas noslēguma arī noslēdzies pētījums, bet katrā gadījumā tas ir jautājums, kam arī noteikti jāvērš uzmanību, tātad dažādām cilvēku grupām, lai būtu iespēja, tātad, ja ir kaut kādi šie funkcionāli traucējumi, spēt gan tikt uz šīm iestādēm, gan arī spēt baudīt šo saturu. Un trešā pieejamības grupa, par ko mēs vēlētos diskutēt, tā ir sociāla-ekonomiskā pieejamība. Tas ir par biļešu cenām. Tas, ko mēs redzam, ka kultūras ministrija arī slēdzot ikgada deleģētos uzdevumus ar katru kapitāla sabiedrību vienojas par vidējo biļetes cenu. Te es uzsvēršu vidējo biļetes cenu, kas salīdzinoši varbūt ir tāda, ja mēs runājam par teātriem, un atkal jāskatās arī atšķirības ir šīs reģionālās, kas ir salīdzinoši līdzīgi, tad praksē mēs redzam, tā izkliedētība jau ir lielāka, sākot no 20 līdz 27 eiro vidēji, kaut gan arī šī cena pārsniedz to, par ko kultūras ministrija vienojas ar šīm kapitāla sabiedrībām. Bet jāsaka tā, ka kāpēc ir šī atšķirība un vai tiešām pamatoti, ja, tātad tiešām vadoties no šī pieprasījuma, no šī rezultējošā apmeklējuma, tātad arī tiek noteikti šī vidējā cena, mēs tādu apstiprinājumu neguvām. Augstākā ir praksē Dailas teātrim, un savukārt, ja mēs skatāmies zemāko, tad tā ir Latvijas Nacionālam teātrim.
lai arī noteikta deleģēšanas funkcijā tiek noteikta augstākā Jaunam Rīgas teātrim 22,3 eiro, tad tomēr praksē Jaunam Rīgas teātrim ir nedaudz augstāka, bet zemāka nekā tas ir Dēls teātrim, ar kuru ministrija vienojas par 20, nepilniem 22 eiro. Ja, un kāds šeit tas mehānisms nav saprotams, un tas, ko tālāk mēs redzam, ka ir ļoti atšķirīga dažādu atlaižu piešķiršana dažādām grupām. Un šeit mēs runājam par šo sociālo-ekonomisko pieeju. Kultūras ministrija ļoti atšķirīgi uzstāda šīs prasības pēc, jāsaka tā, apakšējā sliekšņa biļetēm, kas jāpiešķir labdarības mērķiem, un tie ir pat zem procenta atsevišķām kapitāls sabiedrībām. Savukārt, attiecībā uz ir iespējas arī piešķirt biļetes pavēlti reprezentācijas vajadzībām, un tur savukārt deleģēšanas līgumos tiek noteikti augšējie griesti, kas ir 4–6%, un ja mēs skatāmies praksē, tātad arī šim mērķim tiek izsniegts ievērojami vairāk biļetes nekā labdarības. Un analizējot datus no gada pārskatiem, 2022. gadā tie bija 370 000 biļetēm reprezentācijas nolūkiem. Tātad pie situācijas, es visu laiku uzsveru šos 40 miljonus no valsts budžeta. Rekordisti attiecībā uz šo reprezentācijas biļešu piešķiršanu pa brīvu ir Latvijas, es atvainojos, Dailes teātris, gan virs 70 000, savukārt Latvijas Nacionālā opera un balets praktiski reprezentācijas izdevējiem nepiešķir šādas biļetes. Bet netik naski, kā jau minēju, ir piešķīrumi labdarībai, ievērojami mazāk, un arī atlaižu politika ir ļoti atšķirīga attiecībā uz dažādām mērķu grupām. Skolēni, pensionāri, daudzbērnu ģimenes, atkal ir teātris, tātad arī ar salīdzinoši augstām cenām, kas praktiski nepiešķir atlaides, mazāks nekā citi atlaides, ir teātri, kas šīm grupām piešķir atlaides, tā pašā laikā vēl ir teātri, kas vispār piešķir atlaides. Ja? Tātad atkal pie situācijas, ja? kad ir valsts budžeta dotācijas. Un līdz ar to arī šo jautājumu mēs savā ziņā saistām gan ar pieejamības problēmu, gan arī jau ar nākamo, tas ir ar administratīvo efektivitāti. Un kontrolieris jau uzsvēra, valsts kontrola nevērtē māksliniecisko pusi, un arī mēs nevērtējam kapitāla sabiedrības, bet mēs skatāmies, kāda ir šī administratīvā efektivitāte. Un tas, ko mēs no datiem redzam, ka kultūras ministrijas kapitāla sabiedrībās kopā nodarbināti apmēram 1800 darbiniekiem, no tiem 15% ir administrācijas personāls. Bet bez tam šis administrācijas personāls, liela daļa no tā, vairāk kā puse, 56% strādā vēl kādā citā vietā. Mēs norunājam par māksliniecisko personālu, bet par administratīvo. Un kāpēc mēs šim pievērsām uzmanību? Jo iepriekšējā revīzijā mums bija ieteikums apvienot vairākas mazās, ja tātad tiešām šīs mazās kapitāla sabiedrības Latvijas koncertiem, uz ko bija aizbildināšanās, ka Latvijas koncerta administrācija ir ļoti pārslogota. Bet tas pārslogojums, ja mēs arī skatāmies jau uz konkrēto kapitāla sabiedrību, ir tāpēc, ka administrācijā vairāk cilvēki, tā skaitā valdes loceklis, strādā arī citā publiskā kapitāla sabiedrībā, tas ir Dzintara koncerta zāles, kā arī vēl citās kapitāla sabiedrībās, kā piemēram koncerti, kur patiesībā ir kapitāla sabiedrība, kas sniedz Latvijas koncertiem pakalpojums. Ja, tā kā līdz ar to šo jautājumu par administrācijas optimizēšanas iespēju izvērtējumu mēs joprojām uzskatām kā aktuālu un aicinām kultūras ministrijai par to līdz nākamam izvērtējumam domāt, pārdomāt. Jo, ja mēs skatāmies jau uz šiem administratīviem izdevumiem, gan administrācijas, gan arī mārketinga pārdošanas izdevumu, tad mēs gada pārskatos to nevarējām redzēt visām, bet redzējām 12 kapitāla sabiedrībām, ņemot vērā, ka ne visi ar vienu pieeju. Tad tie kopumā bija 6,6 miljoni, 4,3 miljoni administrācijai, 2,3 miljoni pārdošanai. Un līdz ar to šeit būtu iespējams vienam uz otru skatīties, vērtēt labo praksi,
Skaidrs, ka ir dažādas atšķirības dēļ telpām, dēļ, protams, ir šis pats saturiskais, bet tai pašā laikā noteikti ir jautājumi, kur var arī gūt no kolēģiem labo praksi. Un mēs noslēgumā veicām tādu savā ziņā salīdzinām lietu, tātad 4 Rīgas teātri, kā arī izveidojām šo infografiku arī par Latvijas Nacionālo operu un baletu, bet ko mēs nesalīdzinām ar teātriem. Tātad, kāda ir 2022. gadā vidējā cena, ko samaksā skatītājs? Ja mēs, piemēram, skatāmies Latvijas Nacionālais teātrs 20 eiro, bez tam viņš piemaksā arī pērkot biļeti jau par šo eiro 20, bet vēl, lai viņš varētu redzēt šo izrādi, tātad varētu apmeklēt 44 eiro piemaksā valsts un 7 eiro vēl no citiem avotiem. Jo vidējais viena apmeklētā izdevuma apjoms ir 70 eiro un savukārt no tiem 53 eiro. Tas jau būtu mākslinieckam nodrošinājumam, gan personālam, gan atbalstam personālam 7 eiro. Administrācijai 6 eiro pārdošanai, 4 eiro citam. Un bez tam, tā tad arī vēl tiek maksāts ne tikai pircējs samaksā šo komisijas maksu pērkot biļeti papildus biļetes cenai, bet arī vēl pati kapitāla sabiedrība maksā. Un arī šeit mēs redzam ļoti atšķirīgi, ja tie procenti, ko maksā pircējs ir salīdzinoši līdzīgi, tad savukārt jau pēc tā, kāda ir bijuši līguma kapitāla sabiedrībai šo pašu pārdevēju, tad tur mēs redzam lielu atšķirību. Es atkal nosaukšu 2 Rīgas teātrus, piemēram, 3000 gadā. Jaunais Rīgas teātris 75 000 vēl gadā, bez tā, kā pircējs spēk Dailes teātris. Bet tādi ir iepirkumu rezultāti. Un iespējams tātad arī šeit, ja būtu cita šī juridiskā forma, kā darbojas šo pakalpojumu sniedzēji, kultūras ministrija kaut kādā veidā varētu organizēt sadarbību. Tad, kad jau ir kapitāla sabiedrības, tad šī sadarbība netik viegli iznāk. Un līdz ar to mēs arī aicinām diskutēt par to, kādas būtu iespējas uzlabot administratīvo efektivitāti kultūras ministrijas kapitāla sabiedrībās. Paldies! Jā, paldies, Inga. Paldies kontrolierim. Un tagad mēs pāriesim pie diskusijas daļas. Dažus ievadvārdus valsts kontrole šīs diskusijas organizēja jau, tagad būs kāds pusotras gads, un pat nepateikšu, kur pēc skaita šī ir. Un šīs diskusijas galvenais mērķis vienmēr ir mazliet izkāpt ārpus revīzijas rāmja un paskatīties uz šiem jautājumiem, no tādiem aspektiem vēl, par kuriem mēs varbūt revīzijā nerunājam. Un tāpēc mēs esam šodien arī aicinājuši kultūras jomas pārstāvjus runāt par 2 šiem aspektiem, tātad par pakalpojumu pieejamību un droši vien arī piekļūstamību, ja tā jāsaka ir, kā arī par iespējām uzlabot administratīvo efektivitāti. Un kā pirmo es aicināšu priekšā kultūras ministri Logins kundzi. Vienīgai aizņem tā vietu uz šī pāēdām. Tā. Tad mēs šodien esam uzaicinājuši arī vairākus kultūras ministrijas kapitāla sabiedrību pārstāvjus, un kā pirmo aicināšu Evitu Ašerādeni, Valmieras drāmas teātra direktoru. Labdien! Tātad kā nākamā Gundega Palma, Jaunais Rīgas teātris, valdes locekli. Labdien! Arī Sandis Valdiņš, Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes loceklis. Tā.
Mēs vienmēr zinām, ka nereti sadarbība un pieredzes apmaiņa ar privāto sektoru arī var radīt jaunas idejas un ļaut paskatīties uz lietām savādāk. Tāpēc mēs šodien esam uzaicinājuši piedalīties diskusijā arī divus privātās jomas pārstāvjus. Un kā pirmo es vēlētos aicināt priekšā Māju Pavlovu, gan biedrības Tārbas valdes locekli, tātad Ģertrūdes ielas teātris, gan arī biedrības laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociāciju valdes priekšsēdētāja un teātru padomes valdes priekšsēdētāja, kā arī Andu Zadovsku. Jā, lūdzu, Andu Zadovsku savukārt pārstāv kultūras namu Daile. Mūzikas centru Dailes atvainojos. Un vēl mēs šodien aicinām diskusijā piedalīties Andu Laķi, Latvijas kultūras akadēmijas profesoru un prorektoru zinātniskajā darbā, arī paraudzīties uz šiem jautājumiem no akadēmiskās perspektīvas. Lūdzu. Un vēl viens pārstāvis no reģionālā, kas ir mums arī viens no jautājumiem šodien, tātad Austrum Latvijas koncerta zāle, Latvijas vēstniecība Gorsvaldes locekla Diāna Zirniņa. Lūdzu. Un arī Inga Vilka, valsts kontroles padomes locekle, lūdzu nāciet priekšā. Un man sauc Ivo Valdovskis, es esmu valsts kontroles padomnieks komunikāciju jautājumos, es šo diskusiju moderēšu. Tātad mazliet varbūt ievadvārdi, un kā jau mēs šodien runājām, mēs diskusiju dalīsim tādās kā divās daļās, kuras daļai ir, protams, arī saistītas, bet sākotnēji mēs paraudzīsimies uz šiem pieejamības un piekļūstamības jautājumiem, jo tā doma tomēr ir tāda, ka kultūras kapitāla sabiedrības ir sabiedrības finansētas lielā mērā, ja tātad mēs redzējām šos procentus, un tas jautājums ir, cik lielā mērā mēs spējam aiznest to produktu atpakaļ pie šīs sabiedrības, un kas tur būtu varbūt darāms vai uzlabojams. Un savukārt, ja mēs runājam par šiem efektivitātes jautājumiem, tad es labprāt paskatītos uz viņiem no diviem skatu punktiem. Viens ir šī administrācijas efektivitāte, kā mēs vadām, organizējam šo darbu, un vai tur ir kādas iespējas uzlabojumiem, un otram kārtām arī, es domāju, tas efektivitātes jautājums iespējams, kur viņš pārklājās ar šo pieejamības jautājumu, arī tādu repertuāru jautājumu, kā mēs raugāmies uz repertuāru, kā mēs viņus plānojam, kā mēs atrodam šo pareizo balansu starp, piemēram, jauniestudējumiem un kultūras mantojumu attīstību un to pieprasījumu piedāvājumu loģiku, kas varbūt ir šī sabiedrības un skatītāju interese lielākā mērā. Un uzsākot šo diskusiju, tāpēc es gribētu vispirms dot vārdu kultūras ministrei, mazliet viņu varbūt tādu, politikas plānotāju un īstenotāju skatījumu uz šiem jautājumiem un ko jūs kā atbildīgā par šo jomu izlasījāt ziņojumā, ko jūs domājat par tiem jautājumiem, kurus mēs grasāmies pārunāt, un varbūt jums ir kāda tāda novērojuma, ar ko iesākt. Paldies, lūdzu. Jā, paldies. Viņš ieslēdz, vai viņš ir ieslēdz. Jā, tātad sveiki, labdien. Pirmkārt, es gribēju sākt ar to, ka es ļoti novērtēju, ka šāda diskusija notiek. Šī šķiet ir pirmā reize, kad par kultūras tēmu ir šāda publiska diskusija pēc revīzijas, jo iepriekšējā revīzija bija 18. gadā, un tad vēl šāda veida publiskās diskusijas nenotika. Un es esmu atklātu, godīgu sarunu piekritēja, un tāpēc es ļoti novērtēju šādu sarunu. Tāpat arī es vēlos teikt to, ka mēs ministrijā, un es arī kā ministre, pieeju šim ziņojumam nopietni. Mēs jau to esam apsprieduši ministrijas iekšienē un biroja iekšienē arī, un daudzas no revīzijā izceltajām tēmām ir tādas, kuras jau iepriekš ir nonākuši mūsu redzeslokā, ieskaitot īpaši vides pieejamību, kas man ir ļoti svarīgs jautājums, un ļoti priecājos, ka mēs par to šodien varam arī padziļināt runāt, un kā jau arī iepriekš teica Vilkas kundze, ka Kultūras akadēmija jau veic arī pētījumu tieši par vidas pieejamības jautājumiem kultūras institūcijās, un
tas galvenais secinājums ir tāds, ka daudz ko var izdarīt, vai viens no galvenajiem secinājumiem ir tāds, ka daudz ko var izdarīt ar salīdzinoši maziem ieguldījumiem, un tas ir zināšanu, reizēm arī attieksmes jautājums, godīgi sakot, un mums ir ļoti daudz ko darīt šajā virzienā. Un mana politiskā nostāja un pārliecība ir tāda, ka mums ir aktīvāk jāizmanto iespēja kapitāla sabiedrībām deleģēt skaidrākus uzdevumus, kas ir tiešākā saskarsmē ar to, kas ir noteikts mūsu kultūra politikas stratēģijā, kas ir ļoti labs un visaptverošs dokuments, un tas ir vairāk jāliek lietā. Un es gan gribu arī uzreiz tādu atrunu iedot arī, ka pēdējie 5 gadi kultūras nozarē ir bijis tāds pārzīmošanas laiks, un šis ir bijis tiešām sarežģīts laiks. Mums ir tātad gan sākotnēji Covid, kas pamatīgi ietekmēja pieejamību un vispār iespēju strādāt, gan pēc tam Krievijas uzsāktā pilna mēroga iebrukuma Ukrainā radītās sekas, kas rezultējās arī tajā, ka cilvēki negāja uz kultūras notikumiem, viņi netērēja tam naudu. Un vēl arī īpaši jāuzsver tas, ka 3 no teātriem šajā periodā ir bijuši citās mājās un bijuši arī fiziskā pārbūves procesā. Līdz ar to analizēt ziņojumā ir ļoti daudz ko, un vienkārši tur jāpieliek ir klāt arī papildus lietas, ko mēs zinām no ministrijas puses, bet vēlreiz vēlos uzsvērt, ka mēs šim pieejam nopietni. Esam jau veikuši pirmo tādu analīzi iekšienē un ceru un sagaidu, ka šodienas diskusija būs atspēriens tālākiem darbiem, jo mēs tiešām tālāk deleģējuma līgumiem pieiesim nopietnāk. Paldies, un citreiz saka tā, ka krīzes ir labs katalizators pārmaiņām, vai ne? Tad runāt par pēdējiem 5 gadiem, un gan jau, ka noteikti ir arī jaunas pārmaiņas, jaunas vēsmas ienākušas arī kultūras nozarē dēļ šīm krīzēm. Paldies. Tālāk es vēlētos no Laķis kundzes pie jums vērsties, un atklājot šo pirmo tēmu, kā jau es viņu pieteicu, tātad mēs kultūru finansējam no sabiedrības līdzekļiem un lielā mērā, un tad tas jautājums vienmēr ir par to, cik mēs labi spējam to aiznest atpakaļ šai sabiedrībai. Tur ir noteikti vairāk šie aspekti, tātad jau pieminētais piekļūstamības jautājums un vidas pieejamības jautājumi, bet arī šie sociāla-ekonomiskā pieejamība un reģionālā vai geogrāfiskā pieejamība. Un varbūt, ko jūs kā akadēmijas pārstāvis, kā jūs šiem jautājumiem skatieties, kā mums vajadzētu vērtēt, cik tas vispār ir svarīgi? Ja? Jo skaidrs, ka vienmēr ir tās dilemmas, visu kaut ko maksā un kaut kas ir ērtāk, kaut kas neērtāk, bet cik mums ļoti nopietni būtu uz to jāraugās un kur jūsuprāt mēs esam šobrīd šajos jautājumos, kā sabiedrība, kā kultūras kopiena? Jā, ja mēs runājam par to, cik lielā mērā mums Latvijā izdodas kultūras pieejamību nodrošināt, tad man kā akadēmiskās vidas pārstāvim uzreiz ir, ko mēs saprotam ar to, kas ir pieejamība, jo tas ir ļoti plašs vārds, un es varētu teikt, ir augsta, drīzāk zema vai zema, kas neko neizsaka, bet droši vien tas kultūras pieejamības tāda eksplikācija, atvērums arī no valsts pozīcijām ir tas, vai valstī ar esošo politiku, ar esošo operatoru sistēmu izdodas nodrošināt daudzveidību. Un daudzveidība ir atslēgas vārds, un šādā ziņā arī tādi empiriski dati ir tādi gan nacionālā mērogā, gan lokālā mērogā. Latvijas iedzīvotāji atzīst, ka Latvijas kultūras vide ir daudzveidīga. Tur varbūt diskusija tur laikmetīgās mākslas līdzsvars un tradicionālās un tā tālāk, starp dažādām mākslas nozarēm, daudzveidīga un dinamiska. Jo ar piedāvājumu mēs saprotam to, cik kultūras notikumu procesu vispār ir Latvijas sabiedrībā, un tādi ir ļoti daudz, un pirmā puse ir izpildīta. Bet otra puse ir tā, ka, protams, Latvijas sabiedrība ir ļoti, ļoti diferencēta, ļoti stratificēta, un tad ir tas jautājums par piekļūstamību. Un
Tad ir tas jautājums par sabiedrības dzīves kvalitāti un iespējām to piedāvājumu, kas patiešām ir daudzveidīgs, arī reģionāli tomēr nosakts diezgan. Šeit gan Inga Vilka jau minēja, kaut kādas, kurās mākslas nozarēs ir vai nav tas reģionālais noklājums, vai kuri operatori to noklājumu vairāk pilda. Bet, tas ir jautājums, tā piekļūstamība ir atkarīga gan no kultūras operatoriem, un droši vien katram citādi. Valmieras teātrī tas būs citādi, Ašarādenes kundzei un Palmas kundzei vēl citi uzdevumi, un tad tas, man liekas, ka jo vairāk un daudzveidīgāki ir operatori, jo lielāka iespējamība, ka tā piekļūstamība tiks nodrošināta. Tas ir tāds plašs secinājums, bet detalizētāk jau tad būtu mums skatīties cilvēks ar īpašām vajadzībām, nabadzīgos cilvēks, kas lauku teritorijās dzīvo, un tad tas temats ļoti plaši. Bet man liekas, ka mums uz šo situāciju jāraugās tā, ka kultūras operatori nevar uzņemties vienīgie pilnu atbildību par pieejamības un piekļūstamības jautājumu risinājumiem, jo tas ir atkarīgs arī no auditorijas, no iedzīvotāju dzīves kvalitātes, interesēm, no viņu kultūras vajadzību dinamikas, kā attīstās kultūras intereses, kultūras vajadzība, arī par sociālo-ekonomisko aspektu. Naudas jautājums. Jā, 30% iedzīvotāji saka, ka vairāk bezmaksas pasākumu būtu labāk. Tajā pašā laikā ir vairāki procenti, kas saka, ka naudai nav nozīmes, ka jautājums ir saturā. Tātad tas jautājums ir plašs, un tā galvenā tēze, ka ir jāskatās dinamikās starp to, kāda ir Latvijas iedzīvotāja sabiedrības vispār dzīves kvalitātes līmenis, nabadzības līmenis, un tad arī, meklējot to balansu starp abām pusēm, tad arī tie piekļūstamības jautājumi un pieejamības jautājumi ir risināmi. Jā, paldies. Es tieši iedomājos, jo tie ir vēl tas taisnīguma aspekts, vai ne? Jo, es iedomājos, ko maksā apmeklēt, pieņemsim teātri izrādu vai koncertu vienam rīdznieku pārim, kurš iekāpj tramvajā vai taksometrā un aizbrauc līdz šā izrādē, un ko maksā to apmeklēt vienam pārim no reģiona, braucot uz Rīgu, rezervējot laiku, ceļu izdevumus, iespējams kaut kādu nakšņošanu, jo izrāda beidzās vēlu. Un tas ir pie dažādiem vidējiem ienākumu līmeņiem. Jā, bet tas ir tā, atraut skatoties uz statistiku. Ja, protams, ka tā ir, bet tajā pašā laikā, ja mēs auditorijas patēriņu dinamiku raugāmies, tad nemaz nav tā, ka cilvēki ar lielākiem ienākumiem ir aktīvākie kultūras patērētāji. Ir dažas tā kā jomas, bet tas būtu svarīgi nepārspīlēt šo aspektu, kam ir nozīme, jo tajā pašā Rīgā dzīvo ļoti daudz turīgi iedzīvotāji, kur neapmeklē nevienu kultūras pasākumu gadā, un vienlaikus ir 40% Latvijas iedzīvotāji, kuri atzīst savu kultūras patēriņu mobilitāti. Viņi ir patērējuši kaut ko ārpus savas dzīves vietas. Jā, paldies. Es tagad gribēju pie Jaunā Rīgas teātra vērsties pie Palmas kundzes, un tas jautājums būtu tāds, ko jums nozīmē šī kultūras pakalpojuma pieejamība? Cik tas lielā mērā ir jūsu darba kārtības jautājums teātra ikdienā plānošanā un teiksim, veidojot savu stratēģiju? Kā jūs uz to raugāties? Kas ir tas vadmotīvs? Vai tas vadmotīvs ir pienākums, jo to uzliek arī tur droši vien finansēšanas līgums un tā, ja tas vadmotīvs tomēr ir auditorija, kā jūs vēlētos sasniegt vēl plašāku auditoriju un ko jūs varētu darīt? Kas ir tas jūsu argumentu kopa? Kā jūs par to domājat vispār kā institūcija, kā kapitāla sabiedrība? Mēs laikam šobrīd esam tādā labā situācijā stāstīt par vidas pieejamību, jo ejot jaunās telpās, protams, kad mums ir padomāts gan par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan iespējas cilvēkiem, kam ir kaut kādas dzirdes problēmas vai redzes problēmas, to pieejamību nodrošināt. Bet runājot par reģionālo pieejamību,
Nu, es teiktu tā, vienmēr saprāta robežās, jo vispirms katram teātrim tas ir savādāk. Katrs teātris veido iestudējumu, kas ir pirmām kārtām atbilstoši viņu skatuvēm. Un šāds formāts, kāds ir mūsu skatuves, katram teātrim tas ir kaut kas cits, iespējams, reģionālos nav pieejams. Tātad šo izrādi vairs aizvest, iespējams konkrēti izrādi, ko kāds varbūt gribētu, aizvest vairs nevar. Ir ļoti daudz faktori, kādā kvalitātē gaismas, skaņas un tā tālāk. Tātad, pat ja mēs aizvestu, kas tas ir par produktu, to mēs aizvedam, tā vairs nav tā izrāde. Tas ir kaut kas cits. Savukārt, tur, kur mēs zinām, ka šīs zāles šīs iespējas piedāvā, un savukārt, ja mēs lietojam vārdu operatori, ja reģiona operators atvainojos, kas vislabāk zina šo situāciju uz vietas, mūs aicina, tad mēs to plānojam un darām. Bet atkal saprāta robežās, jo katrs šis viens brauciens maksā vairāk teātrim nekā nospēlēt izrādi savā mājvietā. Gan laika ziņā, gan resursu ziņā. Paldies! Jā, es tieši varbūt tad arī vērsīšos pie reģionālā operatora piedošana. Ja? Tātad, jā, kāda, teiksim tā, jums ir koncerta zāle Rēzeknē un visai Latgalei un ne tikai, vai ne? Un kā jūs izjūtiet to iespēju koncertzāli aizpildīt ar pasākumiem, par kuriem mēs varam runāt, kā par šo profesionālo mākslas un mūzikas jomu, un ko tas priekš jums nozīmē, jo jums ir tie apstākļi droši vien piemērotie. Es tūlīt tieši projām no jēdziena operators, es teiktu labāk kultūras vēstnieki, jo mēs caur jaunizbūvētajām reģionālās un nacionālās nozīmes koncertzālēm Latvijā varam tomēr runāt, ja mēs skatāmies jau 11 gadus atpakaļ, tieši šodien, šajā datumā, starp citu, koncertzāle bija atklāta pirms 11 gadiem, tā ka paldies par sveicieniem. Tad jāsaka tā, ka tomēr šīs valsts programmas ietveros šī bāze, uz kuras var pilnvērtīgi attīstīties un dzīvot profesionālā māksla mūzikas sadaļā, ir, manuprāt, attīstīta lieliski. Ir tikai jautājums par to, cik cilvēki spēja apmeklēt koncertus, kādus līdzekļus atvēlēt, un cik mēs esam spējīgi iegādāties programmas arī no valsts kapitāla sabiedrībām. Ja? Jo šogad laikā nav bijis tāds pieredzēts gadījums, kad kāds kolektīvs saka, mēs ņemam zāli nomā un mēs paši parūpēsimies par to, lai cilvēku nāktu. Tad, jāsaka, mēs esam tiešām ne jau operators, bet tiešām vēstnieki, kuri arī Liepājā, arī Cēsīs, tas pats mēs mēģinām piepildīt šo zāli un šos cilvēkus arī iepazīstināt ar citiem mākslas veidiem. Līdzīgi kā Jaunais Rīgas teātris, ja valsts kontrolē bija viens no priekšlikumiem veicināt tieši izrāžu skaitu reģionos, tad tur jābūt ļoti uzmanīgiem, jo tiešām mēs runājam par reģionālajām koncertzālēm, kas nav teātris skatuves, ne viss ir atvedams, bet vienmēr runājot ar teātriem, kādu izrādi mēs tiešām varam atvest un cilvēkam reģionā tomēr parādīt arī valsts teātru sniegumu, kas, protams, viņus tuvina vienotai kultūra telpai, jo mērot ceļu uz Rīgu, tāda tradīcija tomēr no reģioniem tik lielā mērā nav. Jā, mēs uzņemam arī Valmieras teātri, arī vienreiz, dažreiz 2 reizes Nacionālā opera un balets, kas mums ir svētki, bet šajā muzikālajā sadaļā šī bāze Latvijā, es domāju, ir ļoti labā līmenī. Jautājums tikai vienmēr ir finansēs, bet runājot arī par skaitu, bieži vien visiem kontrolieriem un revidentiem gribas skaitu. Arī mums pašvaldībā, ja mums ir deleģējums nevis ar valsti, bet ar pašvaldību, mēs ļoti bieži sastopamies, kāds cipars būs šajā gadā. Visam ir saprāta robežas, cilvēku skaits ir tāds, kāds ir, rocība un sociāla-ekonomiskie izaicinājumi arī dzen. Un mēs nebūtu priecīgi, ja brauktu teātris, piemēram, un pa ceļam vēl 2-3 kultūras namos ar kādu mono izrādi, un tad vēl gorā, ja? Jo zāles ir jāpiepilda.
Nu jā, respektīvi mums it kā ir šobrīd tā infrastruktūra izveidota. Ne it kā, bet viņa ir izveidota. Tātad Latvijas līmenī, jā, ar šiem lielajām kultūra organizācijām kā Gors vai Liepāja vai Ventspils vai Cēsis, ja. Un tad tas jautājums ir, kādā veidā vispareizāk balansēt šo piepildījumu. Manuprāt, Goram izdodas lieliski balansēt, jo mūsu trumpis ir daudzfunkcionalitāte, līdz ar to arī programmas daudzveidība, ir gan profesionālā māksla, gan, sauksim par izklaidi, arī šī kultūras sadaļa, un mēs tiešām izdabājam, manuprāt, gandrīz ikvienam cilvēkam, ja viņš ir kultūras vispār apmeklētājs, ja, jo citus tur nekādā veidā nevar piedabūt, ienākt jebkādā kultūras institūcijā. Mūsu izaicinājums ir drīzāk ne tik daudz pat vides pieejamība, bet Goram izaicinājums ir sociāli-ekonomiskie jautājumi, cik cilvēks var atļauties un cik arī mēs varam atļauties. Valsts kolektīvu programmas vai arī profesionālo mākslinieku sniegumu individuālā kārtā, ja, jo viss maksā tik, cik maksā. Un es ar mazu skaudību skatos uz šiem valsts rādītājiem, kur ir 60–40% dotācija. Šobrīd Rēzeknes brīnišķīgajos apstākļos mēs esam pilnīgi apgrieztām proporcijā. Kas nav nekāds sasniegums, ja kādam gribas uzlikt lielo karodziņu, lielais sasniegums ir dotācijas ārkārtīgi mazais īpatsvars, kas jau apdraud kultūras institūciju. Okay. Paldies, bet es vēl vēlētos varbūt tās no tāda skatu punkta jautāt šoreiz Pavlovas kundzei. Ja mēs, kā jau mēs runājam, tātad no vienas puses mēs vēlamies šo piekļūstamību un pieejamību nodrošināt tāpēc, kā tā ir jādara, ja? Tāpēc, ka tā ir nodokļu maksātāja nauda un vienkārši tā sabiedrība šobrīd attīstās, vai ne? Tātad, bet no otras puses, protams, jebkura auditorija tomēr ir arī auditorija. Dažas ir maksātspējīgākas, dažas ir mazāk maksātspējīgas. Un kā jūs uz šiem piekļūstamības jautājumiem un pieejamības jautājumiem raugāties no sava skatu punkta, teiksim, domājot par teātri, un varbūt arī kaut ko jūs varat pateikt saistībā ar to, kā uz to raugās kolēģi citās institūcijās, kas ir jūs biedri? Tas droši vien ir ļoti sarežģīts jautājums, ņemot vērā to, kas arī ir pieminēts ziņojumā. Man šķiet, ka viena no lielākajām problēmām, ar ko mēs nozarē, un te mēs gribētos runāt nevis tikai par kapitāla sabiedrībām, bet tieši nozarē, mēs saskaramies, mums nav informācijas par nozaru kopumā, mums trūkst informācijas par to, kādus pakalpojumus sniedz nevalstiskais sektors, privātais sektors, mums nav šāda apkopojuma arī profesionālajā mākslā. Un tā ir tā lieta, kas, manuprāt, ir viena no būtiskajiem jautājumiem, un par ko kāpēc mēs arī esam arī inicējuši un arī šobrīd strādājam ar kultūras ministriju, lai ieviestu šādu informācijas bāzi, kas būtu ne tikai kvantitatīvie dati par to, kāds ir apmeklējums, bet arī, kur būtu kvalitatīvie dati par to, kādi iestudējumi, kādām auditorijām un tā tālāk. Un tas ir tas pamats, uz kuru mēs tad varam tālāk runāt par šo informāciju, vai ne, kas mums ir pieejams un kas mums ir piekļūstams. Tagad mums ir lielākoties tikai šobrīd šis pētījums, kas rāda to atšķirīgo izpratni, kas ir organizācijām un kas ir tiem sabiedrības locekļiem, kam šis pakalpojums nav pieejams vai savādāk. Tas, ko es varu attiecībā par nevalstisko sektoru, arī pētījumā, tas šajā piekļūstamības un pieejamības pētījumā parādās, ka nevalstiskais sektors un kultūras organizācijas ir pirmrindnieki šajā jautājumā, jo viņi tos inicē šīs tēmas, viņi ar tām strādā, un kāpēc tie varbūt droši vien ir dažādi iemesli, un līdz ar to tas ir jautājums, tas, kas man liekas ir labi, ka mēs kā sabiedrība kopumā esam nonākuši līdz tam, ka mēs par to runājam, un tas nav tikai kultūras jautājums par to, vai kultūra ir pieejama piekļūstam, mēs runājam arī, man liekas, tas ir kopējais sabiedrības jautājums par to, vai tikt cilvēkam uz stacijā, uz vilcienu, bez šķēršļiem, ja viņam ir kādas vajadzības. Līdz ar to tā kā pateikt, ka kultūras organizācijas ir, nav piekļūstams, un tas viss ir slikti, tā mēs varam,
darām, bet tas nav risinājums. Ir, man liekas, kas arī parādās šajā pētījumā un ziņojumā ir ļoti labi, ka ir daudz lietas, ko mēs varam izdarīt ļoti vienkāršiem līdzekļiem. Tas, kas ir vajadzīgs, droši vien arī no nozares iekšienes kopēji vienošanās, ka tas mums ir svarīgi, jo ja mums nav pašiem tā kā vienošanās par to, ka tas ir svarīgi, tad, nu, tā kā ministrija var rakstīt, ko viņi grib. Nu, mēs varam dokumentus un papīru jau pacieši visu, vai ne? Bet man liekas, ka ir būtiski, ka mēs vienojamies, ka tas ir svarīgi, un tad mēs to darām. Instrumenti, kā to sasniegt pamazām, jā, mēs pie tā strādājam. Tā skaitā arī stratēģijas un tā tālāk, bet tieši šī datu bāze, kur mēs redzētu, kas, ko dara, cik daudz, un te arī runājot par to, tā kā kolēģi man droši vien no teātra nozares varbūt nevienmēr piekrītam, bet es domāju, ka tas jautājums arī mēs esam mantojuši šo sistēmu, teātra sistēmu, kāda viņi ir, ēka kopā ar kompāniju, tāda, tā kā viņi stāv. Pārmaiņas tajā ir ļoti grūti inicijējums, vai tas ir iespējams atdalīt ēku no teātra trupas un šādā veidā mainīt arī kaut kādu dinamiku piedāvājumā. Mēs to nevaram pateikt, jo mums nav nekādas neuzkrātas informācijas iepriekš, vai tas strādātu, vai tas prasītu kaut kādas izmaiņas un kādas tās būtu, lai nepasliktinātu arī esošo stāvokli, tā skaitā kultūras darbiniekiem ar sociālām garantijām un tam līdzīgi. Tas ir atvērts jautājums, bet, nu, tas ir darbs, kas mums ir kopīgi darāms, tā es to varētu teikt. Jā, paldies, ļoti interesanti. Es domāju, ka tas arī vēl paver vēl veselu jautājumu loku. Bet vēl pabeidzot par šiem pieejamības jautājumiem, arī Vilkas kundzes prezentācijā bija šis aspekts par to, kādā veidā mēs raugāmies uz šīm te saucamajām bezmaksas biļetēm. Ja? Un es te arī varbūt tās no tāda taisnīguma aspekta vēlējos paraudzīties, jo skaidrs, ka reprezentācijai ir jālieto līdzekļi kaut kādi, vai ne, un ir grupas, ar kurām ir svarīgi šīs attiecības uzturēt, un otras puses ir tās grupas, kuras varbūt tās, kurām šis te pakalpojums kultūras nav pieejams, un tā, bet šis te 0,1% un 4 līdz 6%. Es gribēju pajautāt, varbūt Zadovskas kundze jums, cik jūs izdalat bezmaksas biļetes? Mums nav bezmaksas biļešu. Mums ir tā, ka mēs par cik nevaram atļauties taisīt tādas izrādes, uz kurām nenāk skatītāji. Mums viss ir ļoti, ļoti skurpulozi aprēķināts, un lai mēs spētu nosekt savus izdevumus gan par mākslinieku algām, gan uzturēt koncertu zāli, tad mēs nevaram vienkārši to atļauties. Mēs nedodam vispār ielūgumus. Bet tad jautājums, kā jūs nodrošināt šo reprezentācijas funkciju? Kas tā ir reprezentācijas funkcija? Es nezinu. Sabiedriskās attiecības ar partneriem un tā. Mēs uz papildietām kādreiz apsēdinām dažādi žurnālisti vai arī pirmizrādēs. Jā, bet tad es varbūt šo jautājumu atpakaļ pie jums no šī tā akadēmiskā skatu punkta. Varbūt, teiksim, gan ir slikti. Tās diskusijas ir bijušas bezgalīgas, un arī valsts kontrola vairāk kārtīgi tur ir runājis par tiem bezmaksas ielūgumiem. Un, protams, mēs visi taču ļoti labi saprotam, ka visbiežāk tos bezmaksas ielūgumus saņem cilvēki, kur pilnīgi mierīgi viņš varētu atļauties arī nopirkt. Un savukārt no otras puses mēs nodrošinām tās iespējas noskatīties izrādi grupām, kuras vienkārši tiešām to nevar atļauties, varbūt tā, nekā galveno prioritāti. Un vienlaikus, protams, teiksim, tas ir tāds arī sabiedrības ētikas jautājums, vai ne? Ko jūs teikt par to? Jā, man tagad diezgan grūti būs formulēt tos argumentus, kāpēc tomēr varbūt ielūguma sistēma konkrētām kultūras organizācijām varētu būt derīga, bet no tāda sociālā taisnīguma viedokļa tas varbūt ir tā, kāpēc kādai sabiedrības grupai, kurai varbūt vispār ir labas iespējas arī nopirkt to biļeti, kādēļ tur ir ielūgums. Un es domāju, ka tur kultūras organizācijas pašas labāk atbildēs par to, kāpēc ielūguma sistēmas darbojas, tāpēc, ka katras kultūras organizācijas auditorijas attīstības stratēģijas var būt ļoti dažādas, un viena no stratēģijām ir veidot tādu brokeru, jeb starpnieku tīklu, kas izplata informāciju par konkrēto kultūras notikumu, kas leģitimizē tā vērtību,
vai veido konkrētas kultūras organizācijas tēlu. Man šķiet, ka mūsdienās demokrātiskā sabiedrībā neviena kultūras organizācija nepiešķir ielūgumus, kāda, es nezinu, autoritāšu atbalsta dēļ. Varbūt tā ir, es nezinu, tas jāprasa kultūras organizatoriem, bet tīri akadēmiski ielūgumu sistēma var būt ar savu funkciju, ja kultūras organizācija izvēlas kādu stratēģiju, kā izplatīt informāciju par savām norisēm, tā kā plašāk. Un tās var būt ļoti dažādas stratēģijas. Es zinu, ka, pat mēs runājam, ka Sānis Oldiņš saka, ka operā ir ļoti minimāls vai nemaz nav ielūguma sistēma. Tā ir, pārvaldības menedžmenta stratēģiska izvēle. Bet tas princips tāds, ka var būt starpnieki, kuri ir ļoti svarīgi, ka viņi noskatās to izrādi un ka tas ieguvums varbūt organizācijai ir lielāks pēc tam, multiplicējoši, tādā, auditorijas izplatīšanas viedokļa. Tā ir tāds, tas gan ir teorētiski apstiprināts, gan praksē, tāpēc es arī, kā jau iepriekš, gribu arī uz šo ielūgumu sistēmu raudzīties ne tikai kā uz tādu sociālā taisnīguma pārkāpumu, kas, ir spēkā, bet kam var būt arī cita funkcija. Un es domāju, ka tas, ka kultūras organizācijas katra izvēlas savu pieeju, un droši vien arī katram produktam ir savu pieeja, tā, man liekas, ir laba stratēģija, tāpēc, ka katrai organizācijai ir savs auditorijas attīstības plāns. Jā, jo ir tas mārketinga aspekts, vai ne? Tieši tā pārdošanas aspekts. Tad droši vien jautājums vienkārši ir par to, kur ir tas pareizais balans, kur mēs strādājam, kur mēs, teiksim, to darām tāpēc, lai sasniegtu kaut kādus noteiktus mārketinga mērķus. Un kurā vietā tas jau ir stipri virs tā, jo mēs redzējām ļoti atšķirīgi tā pieeja ir kultūras organizācijām. Un otrs aspekts ir vienmēr paturēt prātā, ka tie nav bezmaksas ielūgumi, tie ir valsts apmaksāti ielūgumi. Protams. Un varbūt izvēles, ka nav šo ielūgumu, protams. Jā, bet es gribētu arī tās atšķirīgās pieeju iespējamību pieļaut. Jā, paldies. Ok, lēnām pārējot pie šīs otras tēmas par šo darbības efektivitāti, kā jau es minēju, tad tur gribētu izteikties par pirmo tomēr. Jā, labdien. Es tomēr gribētu izteikties arī par pirmo tēmu un runājot konkrēti par operas un baletu pieejamību. Un mums te virstēma tomēr ir efektivitāte. Reģionālo pieejamību var nodrošināt dažādos veidos. Mūsu kaimiņu valstis ir izvēlējušās metodi. Igaunija uztur 2 operu teātrus, Vanemuina un Tallina, Leiša uztur 3. Mēs uzturam 1 tikai. Un, ja runā par kaut kādu pieejamību, mēs nevaram runāt tikai un vienīgi par to. Un, manuprāt, šis aspekts tiek ļoti daudz cilāts, bet tas nav vienīgais, proti, cik mēs aizvedam. Opera aizved maz. Tas ir taisnība. Ja 2-3 iestudējumi gadā. Pagājušā gada novembrī mēs vedām uz jūras vārtiem Nabuko. Kā jums šķiet, cik izmaksā operas aizvešana? Nav nemazāk. Tad tās ir 3 fūras. Tie ir 270 darbinieki, kur dzīvo uz vietas 2 naktis, jo izrāda ir jāuzbūvē, jānobūvē un tā tālāk un tā joprojām. Un tās izmaksas, viņas nesaukšu, protams, bet viņas ir pietiekošas, lai es varētu noalgot veselus, 30 autobusus un atvest viņus. Un tas ir jautājums tomēr par efektivitāti, ko jūs pareizi izvirzat. Un tas ir jautājums, vai tiešām mēs uzskatām par pieejam tikai un vienīgi to, kas ir aizvests līdz. Nē, cilvēku iekšējā kultūras mobilitāte, un to man Anda var apstiprināt, ir gan plaša Latvijā. Cilvēki brauc arī no reģioniem. Arī šādā veidā pieejamību var nodrošināt. Un nevar izvilkt ārā tikai un vienīgi šos skaitļus par to, ka, tur ziniet, maz cipars ir. Tādā veidā tas gluži nenotiek tomēr. Tā kā kopumā es uzskatu, ka Latvijā reģionālā pieejamība ir ļoti augstā līmenī. Ja mēs tā paskatāmies, kas notiek reģionālajās koncertzālēs, cik tomēr daudz brauc, cik viegli cilvēkiem, ņemot vērā, ka Rīga, kura tiešām ir koncentrējusies tomēr ap Rīgu aglomerācijā, jau, kā saka, koncentrējas cilvēku skaits, viņu sasniedzamības stundas attālumā Latvijā ir ārkārtēji augsta, un produkts savukārt ir ārkārtēji daudzveidīgs. Tā kā Anda te uz man paskatījās par otru aspektu, runājot par finansēm, tad tu paskatījies par biļetēm, par biļešu cenām. Tā bija, man šovakar ir Traviata. Traviata ir izpārdot, biļetes maksā cenu amplitūdā no 8,50 līdz 45. Un mēs runājam par biļešu cenām, kur jūs varat nopirkt par 12, 15, 20 eiro, un tās nav tikai dažas biļetes katrā kategorijā, tās ir ļoti, 10 biļešu.
Tādā ziņā tur nav pamata arī, manuprāt, varbūt uzturēt tādu mītu, ka, nezinu, opera balets šausmīgi dārgi un to var atļauties tikai un vienīgi bagātākie iedzīvotāji. Tā nav. Tā ir valdes atbildība. Ministrija nosaka vidējo cenu un tālāk jau valde bingro uz augšu uz leju. Ir labāks vietas, sliktāks vietas, dārgāks izrādes, pieprasītāks izrādes, nepieprasītāks un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to kopumā, ja mēs runājam arī par to finansiālo aspektu un piemību, es kopumā uzskatu, ka Latvijā kultūras pakalpojumu cenas nav augstas. Kopumā, ja mēs konkrēti runājam par operas baleta žanru, šīs cenas knapi sadārdzinājuma pieaugums. Man jau nav operā cita situācija kā Andē. Ja? Pēdējo 2 gadu laikā, teiksim, mūsu nodokļu un materiāla iepirkuma inflācijas rezultātā energoefektivitātes cenas 2 gadu laikā man izdevumi pieauguši par 1 miljonu. Dotācijas man nav nekādas, kas nozīmē, ka man jau kā valdē tās biļetes ir jānopelna. Ja? Tas ir tas veids, kā mēs ar to operējam. Un ja mēs pa vidu varam vēl saglabāt salīdzinoši iedzīgu vidējo cenu un nodrošināt šo te amplitūdu, tas, manuprāt, ir gana efektīvi. Paldies! Paldies, bet vai pie šī vēl jautājumi, ja? Gribējāt, lūdzu? Es jau no paša sākuma gribēju kaut ko pateikt, tāpēc, ka jūs vienkārši izvirzījāt daudz jautājumus par to pieejamību. Un es ļoti piekrītu Aķis kundzei par to, ka katra situācija ir dažāda. Jūs teicāt taisnīguma princips, tas ir visu saliekot kopā vienkārši. Cilvēks ar savu domāšanu Latvijā, viņš labāk brauc uz Rīgu, uz teātru un tērē naudu, nekā rīdzinieki brauc uz Valmieru. Un tādā ziņā, es domāju, mēs esam daudz, tā pieejamība, protams, ir, mēs viņu nodrošinam, bet vietējiem cilvēkiem, lai tiktu viņu kvalitātes kritērijos un tajā nepieciešamībā, ka viņiem jāiet uz vietējo teātri. Mums kā teātri ir milzīgi daudz jāstrādā un divreiz vairāk jāiesniedz tā kvalitāte nekā Rīgas teātrim, jo braukt uz Rīgu joprojām cilvēku apziņā ir prestižāk, un viņi daudz labāk tērē naudu braucot uz Rīgu ar autobusiem un savām mašīnām, nekā rīdzinieks brauc uz Valmieru, kas ir 107 km attālumā, un vēl īrē viesnīcu, kuras, starp citu, viesnīcas maz Valmierā, bet kādreiz jau būs vairāk, lai skatītos Valmieras izrādes. Tā kā tas vienmēr ir, mēs arī nonākam pie tā, ka katrs gadījums ir individuāls, un lai sasniegtu tos rādītājus, kas ir vieni iegūda nenormāls pūles, un citi vienkārši, citiem tas daudz vieglāk, arī tieši tādā cilvēku vērtību kritēriju, tādā skalā, jo, izlausties līdz tam, ka, kāds jūrmalnieks, kuram no slogas, piemēram, atbraukt līdz Rīgas centram, ir tikpat, cik no centra līdz Valmierai, mēs veicam milzīgu darbu, un tāpēc, teiksim, arī mums tāda reklāma mums ir vajadzīga daudz lielāka un daudz lielāka reprezentācija, tāpēc, ka, ja, piemēram, uz Valmieru atbrauc prezidents un kultūras ministre, tas ir tas aktieriem daudz ko nozīmē, tas teātrim nozīmē, jo cilvēks mērojas tādu ceļu, un tas ceļš no laukiem uz Rīgu neskaitās. Un tas ir tādā, domāšanā, tur baigi jāstrādā, lai to izmainītu. Un runājot par tām biļetēm, tā sadarbība jau, tas ir jāsaprot, ka visi tie mūsu rādītāji, tas, ko mēs darām, mēs esam pakļauti, skaidrs, ka mēs tērējam nodokļu maksātāju naudu, bet mums ir pārsvaru koordinācijas centrs, un mēs esam kapitāla sabiedrība, kuriem ir kritēriji, kas jāizpilda attiecībā pret kapitāla sabiedrībām, un visi aizmirst to, ka mēs esam tādās sprukās, mums tai pašā laikā ir jānodrošina pieejamība, bet mums ir jānodrošina arī peļņa. Un tas nav atrunāts, mums nav atsevišķas kultūras kapitāla sabiedrības, mēs esam tādā pašā statusā kā visi citi, un kultūras ministrijā var darīt, ko grib, jo mums ir tās pārsvaru koordinācijas centrs, kam ir jāatskaitās, un vēl par to pieejamību. Tas skaidrs, ka visi teātri grib, lai ir brīnišķīga pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vispārējo, bet to var izdarīt tad, ja ir nauda, jo visi teātri, kā mēs zinām, ir vecās ēkās. Arī Nacionālais teātrs, kā tur var piekļūt cilvēks ratiņkrēslā, nevar. Tad jātais remonts, tā ir nauda. Tagad Valmieras teātris par laimi, es ceru, būs arī paraugs, Jaunais Rīgas jau ir, Leļu teātri arī, laikam ir, jā. Vairāk, mazāk. Tā kā viss ir vienkārši skaidrs, ka katrs šis jautājums nes līdz arī, tomēr tā ir nauda. Mēs varam te stāvēt un teikt, ka mēs to gribam.
mēs varam izdarīt to, ka mēs varam iztulkot un uzlikt titrus, bet mēs nevaram ar saviem līdzekļiem nodrošināt to vidas pieejamību. Protams, ēkas jautājumi tik ātri nerisinās, bet jautājums ir tāds, vai šodien tādīs rekonstruētās un jaunajās ēkās mums ir šie vidas pieejamības jautājumi? Jā, mums ir. Mēs esam ļoti lepni par to. Es domāju, ka tas iet uz labo pusi visā valstī un arī dažādās jomās, bet, jā. Bet tas maksā naudu. Protams, jā. Es varu pateikt, ka no savas puses, ka 2 autobusus uz Valmieru es esmu aizvedis skatītājiem, un cik zināms, jūs arī diezgan daudz esat braukuši uz Rīgu. Mēs esam braukuši uz Rīgu, tāpēc, ka mums Valmierā nebija kur spēlēt, un tā arī tas aspekts, ko Anna teica, tas, ka Rīgā ir cilvēki, kuri var tam te ir koncentrējušies cilvēki, kuriem vajag to kultūru, un protams, ir milzīgi daudz valmieriešu, kur brauc uz Rīgu un otrādāk, bet es ceru, ka tas ar jaunās ēkas atklāšanu, protams, vēl palielināsies. Paldies. Tad varbūt es gribētu atgriezties pie Valdiņa kunga un mazliet pieskaroties tiem kapitāla sabiedrību darbības efektivitātes jautājumiem. Mēs šobrīd strādājam šajā modelī ar 14 kapitāla sabiedrībām jau diezgan ilgu laiku. Es tagad no galvas nepateikšu, kad šis modelis tika pieņemts, bet 6. gads. Sen, jā. 2006. gadā, tad, kad bija komerclikuma reforma, tad iestādes tika pārveidotas, dažas bija bezspēļņas organizācijas, jau tad viņas pārveidoja. Tātad ilgstoša pieredze. Tas jautājums tāds, pie tam, jūs esat gan operas valdes loceklis, gan esat arī savulaik ministrijā strādājis un tā. Kā jums liekas, kas ir tie galvenie KPI vai snieguma rādītāji, uz kuriem mums vajadzētu skatīties vispār domājot par šo administratīvās efektivitātes jautājumu? Varbūt, kas tie ir operā? Vai kas vispār būtu tie kultūras jomā visjēgpilnākie? Es vispār nedomāju, ka administratīvās darbības KPI var atdalīt no pamatdarbības. Tās ir tomēr divas, ārkārtēji cieši saistītas jomas, un tādas vienas novilkt, otras nevarēs novilkt. Man vienīgā baža būtu, lai mēs ārkārtēji nesarežģījām, KPI sistēmas ir efektīvas tad, kad viņas ir vienkāršas. Respektīvi, un tie pamatrādītāji tomēr dienas beigās būs apmeklētāju skaits, iestudējumu skaits, aizpildītība, ko mēri principā tā kā visiem. Un tur, es nedomāju arī, ka mums vajag mums starp citu tādā veidā, tā kā opera taisa pēc katra gada pārskata arī benchmarkingu ar 5-6 valstīm, ja? Tas ir precīzi tas pats, ko arī citās valstīs mēra. Mums nevajag, manuprāt, vingrināties un izdomāt kaut ko jaunu, īpaši pēc tam mēs nevaram starptautiski viņu salīdzināt. Par to administratīvo efektivitāti runājot kopumā, es, protams, nezinu metodiku, pēc kādas ziņojumā tika, piemēram, valdēm, konkrēti tur tika pieminēts, ka valdēm ir savieno amatus. Es zinu par sevi šajā periodā, ka es biju pasniedzējis pie Andas kā reiz, ja, un man ir uzrādīts vēl viens šis amats. Es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, tas ir gluži vienkārši fakts. Ja. Šīs lekcijas lasu, un, manuprāt, tomēr tas atbilst, kā saka, gan izglītības politikai, gan veidojot saikni ar nākotnes maniem darbiniekiem un tā tālāk un tā joprojām. Jā, tagad arī padomē, bet revīzijas periodā es nebiju padomē, tur bija tikai un vienīgi lekcijas. Un runājot par to administratīvo efektivitāti, tā viena lieta, ka mums pievērst diezgan lielu uzmanību ziņojumā, un kas man varbūt nešķiet, kā saka, konstatējums pareizs, varbūt rīcība nav īsti korekta. Visiem ir skaidrs, valstī ir komerciālās kapitāla sabiedrības, valsts nekomerciālās. Visām reizi 5 gados ir jāvērtē šī valsts līdzdalības turpināšana. Ko nozīmē vērtēt līdzdalību? Tas nozīmē gluži vienkārši, vai valsts turpina vai neturpina. Ja valsts izlem neturpināt, tas nozīmē, ka kapitāla daļas tiek atsavināts, jeb tā vienkārši sakot nodots privatizācijai. Un saprotiet, mēs varam vingrot un sarežģīt to metodikas jautājumu, vērtēt šito, to, tādas aspektus, bet dienas beigās, es ceru, ka mums te nav kaut kāda domstarpība par to, ka, valstī tā kā nevajadzētu, manuprāt, nodot privatizāciju Latvijas Nacionālo teātru, Nacionālo operu vai simfonisko orķestri. Un tad ir jautājums, ja mēs gala atbildi jau zinām, ja, kāda jēga mums tur pa vidu vēl mēģināt viņu sarežģīt. Man liekas, pats sliktākais, kas varētu notikt, un ik pa brīdim tāda diskusija paceļās, pārveidot no kapitāla sabiedrībām, teiksim, citās alternatīvās juridiskajās formās. Un tad mēs paskatāmies, kādas ir opcijas, iestāde. Lūk.
Iestādes Latvijā, un muzeja mums darbojas iestāžu statusos, ir, manuprāt, administrētas līdz, kā saka, birokratizētas līdz bezjēdzībai. Es gribētu redzēt vienu Eiropas valsti, kur ministru kabinets nosaka muzejām pakalpojumu cenas. Tas nav normāli. Tas tieši ir neefektīvi. Tas prasa ļoti lielu laika resursu. Tas saka, ka muzeji nespēja efektīvi pieņemt pašu lēmumu reaģējot, un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā tajā administratīvajā efektivitātē, manuprāt, tur ir ļoti daudz ko darīt, bet nevajadzētu koncentrēties un sarežģīt vēl vairāk, kā ir. Vilks. Okay. Jā, tas, ko es gribēju piebilst, mēs jau ziņojumā runājam par izvērtēšanu ne tikai no atsināšanas viedokļa. Īstenībā mēs pat īsti nerunājam ziņojumā. Mēs runājam par to, kādā veidā, vai mēs vērtējam to, vai tas pārvaldības modelis ir visefektīvākais, vai 14 kapitāla sabiedrības, un mēs zinām, ka tur ir tādas, kurās ir liels administratīvais aparāts un daudz cilvēku, ja, un mums ir tādas, kur ir 2, vai ne? Labi, es nokomentēšu. Tātad pēc ziņojuma struktūras šobrīd mums ir 2, kur tiek rosināts vērtēt, kas ir Akademiskais kurs Latvija, sveiciens Mārim Ošliekungam aizmugurē, un Kremereta Baltika. Un principā tās ir tieši 2, kuras ir ļoti mazas. Un kas sanāk? Es tagad pēc tādas loģikas skatos. Tā kā tur ir maza administrācija un viņi tiek galā, nu tad tas nevis tiek atzīts par efektīvu, bet tāpēc viņi kādam ir jāpievieno. Man nešķiet pareizi šī loģika. Man tiešām nešķiet viņa pareizi. Šī sistēma, viņa ir veidojusies vēsturiski ļoti ilgi, tiešām no 90. gadiem, tad 6. gadā bija reforma. Viņa ir izturējusi cauri ārkārtēji nopietnas krīzes pa ceļam. 8. gadu, Covid, pašreizējo inflāciju un tā tālāk. Man liekas ļoti, pirms mēs kaut ko tur griežam un domājam, tie visi ir aspekti, kas ir jāņem vērā. Šī sistēma, manuprāt, šobrīd darbojas efektīvi. Es vēlreiz pie tā atgriežos. Ok, paldies. Respektīvi, tad viens ir šis te pārvaldības modelis, otrs ir tas, kādā veidā tātad administrācija nodrošina šo savu funkciju. Un tas mums būtu, tā funkcija tiek nodrošināta gan publiskā sektorā, gan privātā sektorā. Ja? Un no tāda viedokļa raugoties, teiksim, varbūt atkal došu vārdu privātam sektoram šoreiz. Teiksim tā, tos datus mēs redzējām. Es pie tam nevēlos nekādā veidā konfrontēt. Es domāju, ka tas uzdevums ir atvērti paraudzīties uz šiem jautājumiem un drīzāk varbūt mēģināt viens otrā saklausīt, kas ir tās lietas, kuras varbūt mums ir iesīkstējušas, kuras ir vērts pārdomāt, tad mēs meklējam apmainīties ar idejām šeit. Tas ir tas mērķis, vai ne? Noteikti nekonfrontēties. Ja? Un arī ziņojuma galvenais uzdevums ir lasot, domāt, ko mēs no tā varam paņemt, lai to attīstītu uz priekšu. Ja? Un caur tādu prizmu raugoties, Andas kundze, lūdzu. Jā, es arī iepazinos ar to ziņojumu, skatījos, un es uz to raugos kā no privātā uzņēmēja puses. Un vieglāk man noteikti būtu runāt, ja tiem stabiņiem pielikt klāt varbūt teiksim arī tos mūsu sasniegumus. Mēs esam Mūzikas nams Daile, ka darbojamies kā repertuāra koncertzāle jau 11 gadus, un, teiksim, mūsu apgrozījums pagājušā gadā ir 1 333 000. Un mēs esam 4 darbinieki. Un tad, manuprāt, ja skatās no tādas ekonomiskās pozīcijas, tad ir kaut kā tajam administratīvam aparātam droši vien, lai realizētu to konkrētu apgrozījumu. Tā kā jāiet kaut kādā proporcijā, un man liekas, ka varbūt izdevumi ir par lielu, bet es noteikti neesmu iedziļinājusies tik ļoti tajā visā, un mēs, man liekas, pierādam ar savu darbu, ka var arī mazliet kaut kā optimizēt to lietu. Es tā domāju. Tieši tā doma, teiksim, skaidrs droši vien 1:1 salīdzināt to nevar, es pieņemu, ja? Bet kur objektīvi veidojās šīs te atšķirīgās, teiksim, šīs atšķirības resursā nepieciešamajā, un kur varbūt ir tās jomas, kur tomēr būtu kaut kas, ko paņemt no privātā sektora pieredzes un kur mēs varētu iet uz priekšu uz kaut kādu efektivitātes paaugstināšanu. Kurš pirmais ceļ roku? Lūdzu. Pirms valsts kapitāla sabiedrības iegrimst štatu jautājumos, viena maza remarka. Mēs esam tik ļoti birokratizēti, un tā birokrātija tik ļoti dārgi izmaksā. Un es ļoti baltu skaudību raugos uz privāto sektoru, jo es saprotu, ka šis darbinieks viņiem nav vajadzīgs, tamdēļ, ka viņiem nav jāpierāda, ka viņi nezog valsts naudu. Tas birokrātija ļoti dārgi izmaksā. Un man liekas, ka arī manā gadījumā pašvaldībā visi ir tik ļoti nobijušies no valsts kontrolas un aizmirst varbūt to sāli paskatīties,
liekas, ja man atnāk valsts kontrole un saka, ka es tā kā administratīvi esmu pārāk dārgs, varbūt mēģinam kaut ko vienkāršot un iet uz priekšu un netērēt tam līdzekļus. Bet nē, labāk, lai būtu vēl 3 lieki papīri, tad jau pavisam, bet kāds to visu ražo? Super, paldies. Lūdzu. Šeit. Ļoti īsi, es domāju, ka šī ir tā datu pozīcija, kur mēs esam nesalīdzināmi, jo katrs ir norādījis kaut kādus citus datus, līdz ar to mēs šobrīd pilnīgi lieki par to runājam. Katrs zem tā cipariņa, jeb tā rādītāja ir salicis kaut ko citu. Tā vienkārši to nevar vērtēt, un ko mēs tagad apspriežam? Jā, Es gribēju Andas gadījumu pakomentēt. Man liekas, ka nenormāli ka 4 cilvēki kā Andai dara to darbu, ko viņi dara. Es domāju, piemēram, tādās Eiropas valstīs ir pieredze, ka cilvēka kultūras, mākslas iestāde, kas ir ilgi strādājusi, ka viņai pēc kaut kādiem 5 gadiem vai no valsts iedod dotāciju klāt, vai no kultūra kapitālā atļauj piedalīties un dod naudu. Un es domāju, ka tas šobrīd tavs iestādījums eksistē tikai tāpēc, ka tu esi nenormāli tajā visā, kas ir. Protams, jā, un arī daudzās citās, kur viens valdes loceklis pilda 4 pienākumus, tas nav normāli. Tas ir uz cilvēku veselības un resursu robežas. Es vienkārši, piemēram, Anda varētu strādāt vēl efektīvāk, ja viņai būtu vēl kāds cilvēks un kultūra kapitāls, piemēram, kādreiz iedot naudu, jo tie, vai arī kaut kādu speciālu programmu tajā, kas ir nevalstiskie teātri, arī tev kaut ko iedot, un tad varētu arī tomēr dzīvot ilgāk un laimīgāk visi. Jo kā mēs jau neesam arī nevalstiskais teātris, mēs šajā valstī atrodamies un 1/4 miljonu nodokļus samaksājam, ne jau nevalstī, bet valstī, tā kā mēs varbūt arī juridiski neskaitāmies valstiskie, bet sirdī mēs esam valstiskie. Jā. Ja vienīgi es te varu papildināt un turpināt to domu, tas jau ir par to, kas arī bija norādīts ziņojumā, un tas ir par jautājumu, kā mēs raugamies uz sektoru kopumā. Un tas ir tas, ko mēs redzam, kas ko dara, cik daudz dara, un tad mēs varam arī domāt, ko mums vajag, un tā kā to labāk. Tas vienkārši, ka šobrīd ministrijas rīcībā nav šādu datu, un tas jau nav šogad, šī gada jau tas jau ir vairāku, periodu atpakaļ, iesācies, un tad tāpēc mēs arī varam skatīties ar skaudību uz Igauniju, kur viņiem šāda sistēma jau savu 20 gadus strādā, un ka viņi var veikt tiešām skatīties ne tikai par auditoriju, bet arī par tādām kvalitatīvām lietām, par to saturisko piedāvājumu, kas ir mainījies un tā tālāk un nodarbinātību sektorā. Lūdzu, Laginska. Jā, es gribēju dažas lietas nokomentēt uzreiz arī. Jo mēs jau daudz ko esam iesākuši darīt, tad tiešām šie dati tiek vākt. Man liekas, tas bija rudenī, jo, kad teātra padome, viņi tiek vākt, bet tad mēs esam vienojušies, ka viņi ir jāvāc. Tātad tas jau ir pirmais solis. Un tur tiks vākt, un mēs esam jau šobrīd procesā par to, kā tieši nonākt pie šiem datiem. Un ir 2 varianti, no kuriem mums ir jāizvēlas. Un ko es vēl gribēju pieminēt, ir tas, ka no nākamā gada mēs ieviešam vienotus principus, kā tātad mēs vācam informāciju gadu pārskatos, lai tiešām ir salīdzināmāk, tas jau notiek, un par nodarbinātību, tur arī ir nepieciešama vairāk datu, jo tas tiešām ir arī kultūras nozara specifika, ka cilvēki. Mēs nezinām vienkārši arī, cik daudz no šiem cilvēkiem strādā puslodzē vai kādā apjomā, kas ir autoratlīdzības līguma, kas ir kas. Arī prezentācijā pieminēja par šīm vairākām darba vietām. Tā ir tiešām kultūras nozara specifika. Man pašai no laika, kad es sāku pildīt amatpersonas deklarācijas, man vienmēr izklaidēja salikt, cik man ir konkrētā gadā bijuši darba vietas. Man liekas, pagājušajā gadā man bija vai 8 vai 10, es vairs neatceros, bet tā ir kultūras darba specifika. Tas ir gan finansējuma apjoms, ko tu vari saņemt tajā vienā pamatdarbā, bet arī reizēm tā ir vienkārši lielāka ziņkārība. Un cilvēki ļoti daudz kur pasniedz, raksta kādus kritikas. Tas ir arī tāda ziņkārība, cilvēku tāds profils arī lielāk, tāds specifiskāks. Tāpēc konkrēti, lai komentētu šos te valsts kontrolas komentārus par nodarbinātību, mums vienkārši vajag precīzākus datus par to, kāda veida nodarbinātība tur parādās, vai tās ir pilnslodzes un kas tieši.
Nu jā, tad tas datu jautājums un arī kopējo nozares datu jautājums, tas ir kaut kas tāds, kas ir priekšā un varam sagaidīt, ka nākotnē tas būs. Jā, un tad arī varēs. Tā ir viena no mūsu apņemšanām arī, un tas ir arī tas, kas ir ieteikumos, ka mums vajag skaidrākus datus. Esam procesā, lai tos vāktu. Bet vēl es gribēju jums pajautāt, šeit izskanēja šis birokrātijas aspekts, un parasti valsts kontrolē pārmet visus grēkus birokrātijas jomā. Bet es šoreiz uzdošu tieši pretēji. Kā ministrija redz, cik liels ir tas birokrātiskais sloks uz kultūras kapitāla sabiedrībām, un kur varbūt būtu iespējams to mazinot, panākt pretīm tai efektivitātei, par kādu mēs runājām šeit privātajā sektorā? Jā, man ir grūti, šeit man tiešām vajadzētu arī vairāk padziļināti aprunāties ar kapitāla sabiedrību vadību, lai noskaidrotu par viņu to gadu birokrātijas apjomu tādā precīzākā līmenī. Es varu komentēt par muzejiem, jo tur tiešām mēs šobrīd esam procesā, lai caur ministru kabinetu apstiprinātu muzeju cenrāžu. Tas ir diezgan absurdi, protams, ka ministru kabinetam ir jālēmj par teiksim, Brīvdabas muzeja cenrādi. To mēs esam iezīmējuši kā vienu no lietām, kas ir jārisina. Tas ir jāatrod, ir jābūt efektīvākiem, jo tas mēs vienkārši tērējam viens otru laiku tādā veidā. Lūdzu. Ļoti ātri viens ir par birokrātiju. Es negribu par to šī brīža situāciju, bet tā otra vajadzība par sistemātisku datu uzkrāšanu, kas ļautu salīdzinām informāciju iegūt. Datu uzkrāšana ļoti prasa resursu un arī birokrātisko slogu tā rada. Un tur ir aburtais sloks, jo no vienas puses mums ir vajadzīgi salīdzinām dati, lai izvērtētu katra operatora ieguldījumu, katra spēlētāja, katras organizācijas. No otras puses datu uzkrāšana un sistematizēšana, ar to vienkārši jārēķinās. Un tur ir tiešām nozarei kā vienai ekosistēmai jādomā, ka vai nu mums to vajag, un mēs redzam, kā nozara attīstās, varam pierādīt savus ieguldījumus, vai nu mēs to nedarām, jo prioritāte jau bieži vien ir mākslinieckā darbība, ja, un šeit tā datu uzkrāšana ir cits. Un otrs vēl ir par nodarbinātību. Jā, tas ir vispār zinām lieta, kultūras un radošais sektors, multinodarbinātības formāts, gan tādu darba attiecību ziņā, bet otrs ir tas, ko Sandis jau pieminēja, kas ir saistīts arī ar ziņojumu, vai ir slikti, ja strādā vairākās darba vietās. Nē, tas ir ļoti labi, protams, tad, ja nav izdegšana un tā tālāk, jo tādā veidā notiek vērtību plūsmas vispār joma, veidojas kā pieredžu apmaiņas notiek. Mums ir ļoti lielā vērtē katrs no nozares cilvēks, kas mums kā pasniedzējs strādā ar mums, es domāju, izglītības iestādes. Un tā tālāk, ja, tā kā tas, ka arī starp kapitāla sabiedrībām, tas nozīmē pieredžu apmaiņas, tas nozīmē ceļu uz izcilību, un tur, protams, ir šis ekonomiskais aspekts vai nodarbinātības aspekts, leģitimitātes aspekts, kā tās divas lietas savienot, tas arī ir problēma jautājums, jo cilvēkiem ir un viņu pieredzēm ir jātiek pārnestām no dažādiem nozares apakšsegmentiem. Un, jā, tas ir tad risināms jautājums, bet arī nevar tā strādā vairākās vietās, tā tad nestrādā pamatdarba vietā, strādā un daudz labāk, jo ir dažādās jomās pieredze. Tieši tā, un te jau droši vien jāskatās gadījums no gadījuma, vai ne? Jā, jo tas, ka, teiksim, māksliniekiem ir koncertu programmas, kurās viņi piedalās, protams, ka tas tikai vairo viņu profesionalitāti un tā, bet jautājums, teiksim, te jau bija vairāk jautājumu par tiem administrācijas līmeņiem. Bet, tad varbūt tās es tagad gribētu, pat cik mums laiks iet uz priekšu, taisīt tādu kā noslēgumu apli, un man liekas, ka šodien ir izskanējušas daudz jomas, par kurām padomāt, un tas bija arī viens no šīm diskusijas mērķa, varbūt savest kopā dažādu jomu pārstāvjus un rosināt šo dialogu. Ja, protams, tas notiek arī ārpus šī formāta, bet arī mēs gribam tur ielikt šo savu nelielo pienesumu. Manuprāt, tika identificēts arī vairākas lietas, pie kurām strādāt nākotnē, bet varbūt
to noslēdzošo apli taisot, sāksim ar Ingu. Un tad tālāk padodam par kaut kādu varbūt vienu lietu būtiskāko, ko jūs paņemsiet līdzi no šīs sarunas. Jā. Paldies, bet pirms noslēdzošā, kas visticamāk mums pozitīvā gaisotnē, es tomēr noreaģēšu vēl uz daudz ko, kas šobrīd, šai sprēgā diskusijā tika teikts par šiem datiem. Jā, mēs šai diskusijai šo jautājumu neizvēlējamies. Kaut gan revīzijā tas mums bija pirmais jautājums arī izaukumzīme, ar to mēs noslēdzām kā ar problēmu iepriekšējo revīziju, kā jau es minēju. Ja, jau šobrīd mums arī atkal nācās redzēt, ka datu nav speciāls pētījums, ja, un tikko jūs dzirdējāt, vienojāmies, ka rudenī sāksim apzināt. Ja? Tātad tas reizēm man pat gribās teikt, ka reizēm ir izdevīgi, ka nav datu, ja? tad rāgi, ja neredz to bildi, ja? Kas patiesībā, kā var būt tik ilgi, ja? Iespējams arī kaut kāds hauss vai vēl. Ja? Un te ir taisnība. Uz atpakaļ vākt datus ir dārgi, bet ja mēs vienojamies, kas mums būs vajadzīgs, lai pārvaldītu nozari, ja? Un es vēlreiz atkārtoju, mēs nerevidējām kapitāla sabiedrības, bet ministrija kā pārvalda. Ja mēs vienojamies un pasakām, ka tad, kad jums grāmatvedis, ja, apkopot datus, tur arī vēl tiek pielikts viens ķeks, kas aiziet šodien automātiski, tā nav kladīta, kas jāpierakst, ja, bet varam izvilkt visādos griezumos, tad tas nav dārgi. Ja. Šī brīdī arī, ko mēs ministrijai rosinājām, kaut vai par tiem pašiem reģioniem, ja, apkopot ne tikai izrāžu skaitu dalībnieks, nav, mēs skam pagaidiet, paskatieties pašas kapitāla sabiedrības savos pārskatos liek, tātad tikai jāsaskait, un tad redzēsies bildi. Pirmais, pa datiem, mēs šodien gan negribējām runāt, vajag arī vēlmi. Jā, un arī tā ir mūsu valsts kontrolas pieeja, ka patiesībā viens no tādiem efektivitātes virzītājiem ir atklātība, šos datus rādīt, ja, informēt sabiedrību. Bet reizēm, kā reiz mums ir šī atbilde kapitāla sabiedrība, mums var būt dažādi komerc noslēpumi tā tālāk. Mēs gribam redzēt, kas ar tiem 40+ miljoniem notiek, un sabiedrība to var redzēt. Arī atsevišķos gadījumos pa biļetēm, tad kam ir izsniegts vai vēl kaut kas, ja? Tā kā līdz ar to tas ir arī viens aspekts. Ieskanējās līdzdalību vērtējot, vai tiešām privatizēsim. Nē, mēs par to nesakam, mēs nešaubamies, ja, ka tā ir, ja mūsu valsts nacionālā vērtības šīs kapitāla sabiedrības, bet šīs organizācijas es uzsveru. Bet attiecībā uz to, vai tiešām kapitāla sabiedrība, tur tikai viens teikums bija, ja, nevis tiešām izvērtēts. Jā, ir plusi, tai skaitā, ja, ir varbūt mazāk šie birokrātija, bet mums bija ļoti laba diskusija Saeimā par šo, kur kā reiz teica, jā, bet nākiet uz valsts pārvaldes pašvaldību komisiju un runājiet, ka ar iestādēm no rītī kultūrai vajag citāda veida iespējams. Ja? Tā kā kapitāla sabiedrība reizēm tā forma ļauj atrunāties, ja, kāpēc tas pats naudas saimnieks, ja, nevar šādi diktēt, bet tai pašā laikā tā arī nedrīkst būt atruna, kāpēc mēs nerādam datus. Un jā, dažādi veidi izmaksas. Un arī par šiem, jā, efektivitātes rādītājiem. Tas jau mums ar savā ziņā pārsteigums, ja, ka jā, jūs teicāt, ka, dažādas lietas gada pārskatos liktas, mēs pat divām bija pilnīgi citā sistēmā, ja, bet mums ir jautājums, kāpēc saimniekam neinteresē? Ja, salīdzināt, jūs pats teicāt, benchmarkings efektīvākais veids, ja, kāpēc nav interesējis, ja, kāpēc iepriekš jau nav pateikts, varbūt gada pārskatā, ja jūs viena liekat, teiksim, es nezinu, mākslinieckos vadītāji, ja viena liek varbūt pie administrācijas, cita liek pie mākslinieckā persona, kur ir problēma vienoties un turpmāk darīt, lai to varētu, ja, bet, katrā gadījumā, jā, es domāju, ka tāpēc tā diskusija ir šī brīdī, lai tad, kad būtu turpmākos gados, lai tiešām varētu padalīties, kā dara šis šeit labā pieredze, ja? Citai kapitāla sabiedrībai, privātam sektoram, darat arī, ja? Varat pajautāt, kāpēc, ja? Un skaidrs ir specifika, ja? Bet ir jāspēj pamatot, kāpēc man ir viena vai otra izdevuma. Tā kā, jā, pirms mēs tam noslēgumu, jā, man tā valsts kontrolas replika par. Jā, varbūt kāds grib noreflektēt uz Vilkas kundzes teikto. Jā. Jā, tad sāksim to noslēgumu apli. Paldies, Inga. Tad jūs pirmā, kā es minēju, viena lieta, ko paņemt līdzi un kas jums, teiksim, liekas būtiski no šīs dienas diskusijas, raugoties uz skaidrs, reģioni no šīs dienas diskusijas viennozīmīgi paņem tādu labu pēcgaršu par to, ka, lai arī cik labi mums visiem ir sadarboties ar valsts kolektīviem kapitāla sabiedrībām, mēs par to turpinam domāt.
Un tur, kur iespējams, tur mēs arī vedam profesionālo mākslu uz reģioniem. Man prieks, ka mēs esam uz vienas lapas, ka šādam deleģējumam valstiskam ir jābūt, protams, formulējumi, sasniedzamie rādītāji, nedaudz no birokrātijas, bet to saprātīgi saliekot var virzīties uz priekšu. Lieliski, paldies, lūdzu. Jā, paldies. Man arī liekas, ka brīnišķīgi, ka šeit ir gan valsts kapitāla sabiedrības, gan pašvaldību, gan privātais sektors, jo tā varbūt no vienas puses kultūra izglītības iestādes ir iekšā sistēmā, no otras puses mēs arī tā kā malā stāvam, un tas, ko gribētos, ka visi, kas ir kultūras un radošajā ekosistēmā iesaistīti, raudzītos iekļaujoši ne tikai pret auditoriju, bet arī cits pret citu, ieraudzītu katra specifiskās funkcijas, lomu šajā sistēmā un cīņā par savām interesēm raudzītos uz sevi kā daļu no kādas plašākas sistēmas, jo šeit mēs runājam par sektoru tā kā kopumā, un tad, ja lemj par atbalstu kultūrai, tad labākajā gadījumā nedomā par vienu atsevišķu konkrētu organizāciju, bet runā par kultūras kopumā. Un par datiem, domājot par vienotu mērījumu salīdzinājumu sistēmu, lielākais, kas noteikti ir vajadzīgi, liels risks ir, lai mēs kā sektors neparādītos tādā unificētā formā, ka nepazūd tā sektora daudzveidība, jo mums izglītības sistēmā ir ļoti unificēta izvērtējuma sistēma, saucamā NSDIS sistēma, un tur ļoti viegli ir pazust ar savu seju konkrētām izglītības iestādēm, un es novēlu, lai kultūras pārvaldītāji, veidojot šādu unificētu salīdzinām mērījumu sistēmu, dotu iespēju parādīt savas specifiskās labās lietas arī citādiem spēlētājiem. Jā, lai par kopējo domājot nepazaudēt atšķirīgo. Lūdzu, Sandra. Jā, man būs viena replika un viens tad attiecīgi par tām iestādēm. Tas ir jauki, ka var iet un runāt, bet es personīgi esmu bijis iesaistīts vismaz 3 mēģinājumus to darīt. Teikšu godīgi, rakstīju likumprojekts, palīdzēju muzeja biedrībai un tā tālāk. Neviens no viņiem nerezultējās ar panākumiem, jo tā cits starpā es tikai vienu pieminēju par to cenošanu, bet otrs jau tur ir vispār budžeta cikls, ja, un tur tas viss ir beidzies ar apgalvojumu, ka tas neatbilst satversmēm. Ja mēs kaut ko atļausim muzeja direktoriem apstiprināt cenas, mēs sagrausim satversmēm. Aptuveni tā parasti tas arī finišēja tajos stāstos. Ja. Tā viena lieta, ko gan es gribētu, ko es ārkārtēji novērtēju cits starpā no kontrolas ziņojuma un arī šajā gadījumā tos, ko Anda teica, man šķiet, ka būtu jēdzīgi tiešām apskatīties, kā darbojas šāda veida privātas vienības un meklēt tieši tos mehānismus, kādā veidā, kāpēc viņas var būt tik efektīvas. Tas man arī vienmēr ir bijis jautājums. Labi, lielā atbilde mēs zinām, ja lielā atbilde ir saistīta ar to, ka mēs kā kapitāla sabiedrības valsts uzturam tomēr trupas privātās sektors, kas arī aiziet 60-70% aiziet uz trupu uzturēšanu, tur balets, opera un tā tālāk un tā joprojām. Bet es esmu pārliecināts, ka tur ir vēl kaut kādas sadaļas iekšā. Esmu pārliecināts. Es domāju, ka viena no tām sadaļām noteikti ir viss, kas saistīts ar publisko iepirkumu sistēmu, no kuras mēs nevarēsim izvairīties, bet ir jautājums par kopīgiem iepirkumiem citu starpā. Ja? Tāpat biļešu pārdošanas problēma, kas tika iezīmēta arī ziņojumā, proti, ka teātrim, un manuprāt, tā ir absurda situācija, ka koncertorganizācijām teātriem katrai ir atsevišķi un dažādi piecenojumi procenti. Ja? Tas, man liekas, ir viens, uz ko noteikti pilnīgi var paskatīties. Ja? Otrs ir kaut kādi standartizētie kopējie iepirkumi par kaut kādām IT sistēmām un tā tālāk. Protams, tur var skatīties. Es domāju, ka kaut ko var atrast, bet, manuprāt, tas ceļš savukārt, ka mēģināt mehāniski kaut ko savienot un tā tālāk no kapitāla sabiedrības, tas gan man nešķiet īpaši perspektīvas. Jā. Paldies! Jā, varbūt... es droši vien esmu tas cilvēks, kurš no šīs diskusijas paņem visvairāk līdzi. Mēs, kā es arī sākumā to teicu, mēs šim pieejam nopietni. Arī kritiski, protams, izvērtējot, saliekot kopā ar to, ko mēs zinām un kā mēs redzam arī attīstību kultūrai kopumā. Un kāda tur ir loma dažādām iestādēm, arī nevalstiskajam sektoram, privātajam sektoram. Un tas, ko mēs jau esam iesākuši darīt, protams, ir skaidrāk nodefinēt, ko mēs sagaidām no kapitāla sabiedrībām, un arī tas attiecas arī uz mūsu iestādēm tālāk. Un kā mēs redzam viņu lomu mūsu kultūra politikas mērķu sasniegšanā, jo
tās ir mūsu darba rokas lielā mērā. Mēs esam daudz ko nodefinējuši, kādai ir jābūt kultūrai, bet šīs ir mūsu darba rokas, ar ko mēs to varam īstenot. Tāpēc noteikti šis process ir, es tam pieeju ļoti nopietni. Un tāds vēl viena lieta, par ko es daudz domāju un ko es gribu šodien arī uzsvērt, ir, ka, varbūt reizēm tas aizmirstas, bet es izvēlos domāt un ticēt, ka mēs visi esam vienā pusē un ka mēs visi esam par labu, par izaugsmu, par labu efektīvu pārvaldu un par saprātīgu saimniekošanu, tā, lai Latvijai un Latvijas kultūrai ir labāk. Un lai tiešām mums ir nākotne, lai cilvēki izvēlas attīstīt savus talantus šeit. Jā. Super, paldies! Droši vien, man liekas, svarīgi arī, kas izskanēja, tieši šī daudzveidība un sadarbība, tie ir tie atslēgas vārdi, kas man šķiet, bez tiem mēs nevaram nekur tālāk tikt, un arī attiecībā atgriežos atkal pie datiem, tās ir varbūt citreiz izmaksas vai izdevumi, kuri šķiet īstermiņā mums nedod ātru atdevi, bet tā ir pamatlieta, lai mēs vispār arī sarunās par finansējumu un visu pārējo mēs varētu parādīt, un tas ir arī instruments, kā parādīt sabiedrībai, kas ir tas, ko mēs darām, jo tie ir ne tikai kvantitīvie dati, tie ir kvalitatīvie dati par procesiem, pārskats par nozarēm kopā, un es ceru, ka mēs tiešām to rudenī sāksim darīt. Paldies! Anda? Jā, es arī priecājos, ka es tiku ielūgt uz šo diskusiju, un man radās iespēja pirmo reizi, man liekas, tā vispār izteikties. Un tas mans vēlējums ir tāds, ka mēs varbūt varētu tiešām skatīt kopskatā arī, ka tā ir šīs visas tabulas par kultūras iestādēm un pieejamību, ka tur tiktu iekļaut arī nevalstiskie un privātie uzņēmēji, tā arī var teikt, jo man liekas, ka tie mūsu sasniegumi gan skatītāju skaita ziņā, gan izrāžu ziņā, gan apgrozījumu ziņā ir uz tā kopējā fona ļoti vērā ņemam. Mēs arī sastādām diezgan lielu procentu, un es arī ticu, ka mēs sadarbosimies turpmāk, un man ir sajūta, ka mēs varbūt ar savu pieredzi, veicot nepārtraukt ekonomiskos aprēķinus, varam palīdzēt arī un varam brīnišķīgi kopā strādāt turpmāk. Tā kā es ticu, ka tāds arī būs. Lieliski, paldies. Lūdzu. Es pievienojos visiem iepriekšējiem. Un tas, ko Sandra teica, arī, es arī personiski piedalīsies visādās iniciatīvās, un tas ar katru saimi vienkārši es esmu daudz saimes pārdzīvojis. Vienkārši tas kaut kur tas paliek un nevirzās tālāk, tas nav pirmo reizi, un es ceru, ka kādreiz tas notiks. Bet runājot un tādiem vēlējumiem, es arī valsts kontrolē un visiem citiem runājot par datiem, dati nenormāli svarīgi, bet ir jāatcerās, ka zem katra cipara slēpjas arī tā matemātika dažreiz 2 reiz 2 ir 4, bet dažreiz 2 reiz 2 ir 5. Un vienkārši tas, ko es ar jau māju galvu, es domāju, nojautu, ko es gribu teikt par to, ka tie reģiona piesaistītie, piemēram, skatītāju skaits, viņā tiek ieguldīts apmēram 5 reiz vairāk intelektuālo, radošo un citreiz arī finansiālo resursu, lai panāktu šo skaitli, un to nevar likt vienā grozā ar to, kas ir, ekonomiski attīstītākā reģionā, jo vienkārši tie mūsu, tas kas ir Reizeknē, Daugavpilī, Liepājā un Valmierā un citur, kur notiek māksla, tas skatītājs skaita cipars vienmēr nozīmēs kaut ko citu, un kaut arī viņš būs tieši tas pats, kas Rīgā. Nekā tas ir tā, jo tie resursi, lai piesaistītu, lai tie cilvēki paliktu, lai tā radošā trupa paliktu Valmieras teātrī, nevis jebkurā citā teātrī Rīgā, tas ir daudz lielāk, tas prasa milzīgi atdevi un tādu pat misijas apziņu. Jā. Protams, salīdzināmas lietas, bet no otras puses arī zinot citu kolēģu pieredzi un kā viņi strādā, atkal varbūt kaut kur rodās iedvesma un kaut kur var pastīties, ko var pamācīties no citiem. Un arī, ja tie dati pieejami, tad to ir vieglāk izdarīt. Tādā ziņā. Lūdzu. Jūs redzat, mēs visi esam dažādi. Un ticiet man, arī grāmatveži un finanšu direktori teātros ir radoši. Un ja jūs gribat no mums iegūt salīdzināmus datus, tad viņi ir ļoti precīzi jāformulē un jādod iespēja arī paskaidrot, kas zem tā ir ne tikai ierakstīts, bet arī domāts.
Nu, tas ir tas, ko es sev paņemu. Skaidrs, ka tas, ko mēs tur esam sarakstījuši savos gadu pārskatos, nav salīdzināms tik vienkāršoti. Un burtiski. Jā. Paldies. Un es domāju, ka arī runājot par, teiksim, šo datu uzkrāšanas sistēmas vai apkopošanas sistēmas izveidi, noteikti arī ārkārtīgi svarīgi, ka tās iesaistītās puses ir pie viena galda veidojot šo modeli. Tad arī būs tā izpratne, un tad arī būs tas labums visiem pēc tam. Tā, vai ne? Un liels jums paldies, ka šodien atnācāt un piedalījāties šajā diskusijā. Kā jau es teicu, šo diskusiju mērķis ir izkāpt bišķi ārpus ziņojuma rāmjiem un tātad veicinot arī šo sadarbību un veicinot šo dialogu, paskatīties uz iespējām, kā mēs varam kopīgi uzlabot, gan izmantojot ziņojumā, varbūt atklāt to, bet arī to, kas jūs paši starpā rodās šo diskusiju rezultātā, kā idejas un kā iniciatīvas. Tāpēc man prieks, ka jūs visi bijāt šeit. Liels paldies jums. Tad ar šo arī šo diskusiju noslēdzam. Paldies skatītājiem, kur pieslēdzās diskusijai attālināti. Un tāpat arī, protams, tiem, kas ieradās klātienē. Paldies!